Un vēl man ļoti nepatika, ka atbrauc Ajax fani, sadara tur lietas, un viņi nav malači, mēs nebijām gatavi. Tas viss skaidrs, tā nedrīkst darīt. Bet atkal padarīja to futbolu, ka futbols ir tāds sporta veids, kur tikai tas notiek. Tā nav. Tur vēlāk arī rakstīja, cik Latvijas hokeja fani ir ko darījuši. Nē, un tā lieta arī man nepatīk, jo tas ir Latvijas negodīgums, jo bieži ir tā, ka tagad ik pa brīdim ir kaut kāds intervijas, kur atcerās kaut kādus, kā bija tur 2000. Gadu sākumā braukt uz Latvijas izlasi, un tad tur gan Matuls, gan visi citi, kā tādus nereāli foršus notikumus stāsta to, ka, tam mēs tur toreiz uzrāpāmies, tur, kur nedrīkstēja. Norāvām karogu. Tas tur vispār bija pilnīgi piedzēries un apvēma domi. Un tas ir wow! Jā, tie bija laiki. Tagad tie čempionāti jau tā visi lidmašīnām aizdos, skatās hokejiem. Tā kā tā negodīgi man arī īsti nepatīk. Esiet sveicināti podkāstu Kojas. 4. epizode ir klāta. Atgādinu, ka vēl joprojām šis podkāsts, kur pie manis nāk viesi. Katrs viesis atsūta 5 tēmas, un tikai un vienīgi par tām tēmām mēs runāsim, lai cilvēki, kuriem ir apnicis, ka viņiem intervijās uzdod vienu un to pašu, var parunāt beidzot par to, ko viņi grib runāt, nevis stāstīt, kā izlasē, kā gāja Polijas futbola līgā, piemēram. Es gribēju pirmkārt labdien visiem, paldies. Es jau nepieteicu, es gribu pieteikt. Un es ar 4. epizodi, mēs tā kā lēnām, es teicu, ka būs dažādāki visādi cilvēki, profesijas, mums bija 2 aktieri, tad bija mūziķis, un tad tagad mēs tā mazliet no mākslas aiziesim uz sportu. Mums ir bijušais Latvijas izlases futbolists, kustības PPK, dibinātājs. Tā viens no līdzdibinātājs. Tas ir tagad ir futbola klubs, ir podkāsts, tas viss futbola cilvēkiem. Futbola skolas RFS treneris. RFS akadēmijas treneris un arī RFS sieviešu komandas direktors. Tā kā viss iekšā futbolā, bet vispār cilvēks ar diezgan, manuprāt, plašu interešu loku. Jurijs Žigājevs. Čau, Jurij. Paldies, ka uzaicināji vēlreiz. Un es gribēju, ko tu jautātu, ja būtu cits formāts. Man interesē, ko tu man jautātu. Nē, es laikam jautātu, tu esi vienmēr bieži aprauc. Es gribētu, jo tas, kas man arī vispār sportā patīk, tas, ko neredzam no profesionāla sporta, es laikam gribētu izjautāt par ceļošanu, ģērbtuvēm un visas tādas lietas. Jā. Šis ir labi. Bet to jau tur it kā eksos jūs tur runājat, bet tev tur bija Kristaps Valders un viņš tur pārunāja. Tas bija ļoti sen. Jā, bet es nolasīšu 5 tēmas, kas ir. Mēs viņus tur jaukstam tādās visādās secībās. Kāpēc jūlijā ir oktobris? Reputācijas institūcija Latvijā, kas man liekas būs ļoti interesanta. Tēma fanu kultūra. 14-gadīgu meitu audzinot, kas man liekas tāda forša tēma, ka beidzot tādā tā kā vīriešu vadītā podkāstā, jo parasti vīrieši par bērnu audzināšanu runā, ka dāmas uzaicina un šeit parunāsim, kā ir audzināt 14-gadīgu meitu. Tā ir tava vecākā meita, vai ne? Un beigās, nezinu, vai beigās tās secības tur varētu mainīt, būs par filmām un seriāliem. Saprotu, ka tas ir tas, kā tu mēdz pavadīt savu brīvo laiku. Jā, bet ja jau mums ir futbola cilvēks, es domāju, sāksim ar tēmu, kas ir fanu kultūra. Fanu kultūra, es gribu uzreiz prasīt, kāpēc tu izvēlēji šādu tēmu? Tev liekas, kāpēc tev šī tēma svarīga, ko runāt? Pēdējais, laikam, tāds skaļš atgadījums, kad vienu cilvēku spārdīja 4 minūtes, mistiski apčurāts Mildas piemineklis, un tas viss pasākums man izraisīja tādu, un arī daudz pretreakcijas bija sociālos, ka es nosaucu latviešus par tiem, kas nesaprot neko fanošanas kultūrā un kā tas notiek. Tur daudz bija pamatotas kritikas, daudz nepamatotas, tāpēc es gribēju par to parunāt, jo, manuprāt, daļa taisnības man ir, ka mēs līdz galam savā burbulī, savā mazā valstī mēs nezinām, kā notiek lietas lielajos sporta veidos, kāds ir futbols, basketbols, tā skaitā, kādas ir fanu kustības, kāda ir tur kultūra un nekultūra, kādi Itālijā, ja mēs runājam, tur ir mafijas iesaistītas. Es nesaku, ka vajag mums tādu. Jā, es tikai tas par Ajax faniem man vairāk izbrīnīja tas, ka nebija neviens gatavs. Es vienkārši pirms mēs turpinām, ja te visi, kas klausās, nav tā, varbūt tās super iekšā sportā, tad es pastāstīšu tur tas gadījums, ko Jurijs piemin, ir tātad futbola klubs RFS tika Eiropas līgā, kas ir otrs prestižākais Eiropas turnīrs Čempionu līgas Eiropā. Dabījām diezgan
lielus klubus pretī, ar diezgan lielu fanu bāzi, kas brauc arī uz izbraukuma spēlēm, un tad bija spēle pret Ajax, kur sanāca tā, tad bija Ajax fanu gājiens, un tur bija apčurāts uguņošana pie pieminekļa un trāpīja kaut kādā dzīvoklī. Un jā, tā negatīvība īstenībā man arī laikam ir galvenais, kas pārsteidz. Un tad tagad, kad pret ko spēlēja Latvijas izlase? Albānija. Pret Albāniju, un tad pie Mildas pieminekļa bija žoks, kad, manuprāt, visi zināja, ka vairāk tur par 400 neplānoja atbraukt, un neviens arī tur negāja. Tas tā mazliet amizanti, bet tas, manuprāt, nekas traks nav tajā, ka mēs neesam gatavi un mēs nezinām. Vienkārši varbūt es savā stilā diezgan asi to visu rakstu un atbildu, un es uzskatu, ka man ir tiesības, ja tev pretī raksta tu tāds un tāds, tu stulbenis, un jūsu futbols ir un tāds, man ir tiesības atbildēt asi. Un tur, es domāju, ka labi bija, kā Ajax atbrauca, jo tagad es domāju, ka visi labi par futbolu varbūt mazāk interesējās Latvijā, bet basketbols būs. Jā, un Serbija būs. Un Turcija būs. Un Serbijai būs spēle basketbolā, un pēc 3 dienām futbols vai otrādāk, es neatceros. Jā, bet viņi ir kopā. Jā, 2-3 dienu laikā, un Serbi ir traki. Līdzjūtē, es domāju. Jā, plus mums ir jārēķinās, ka Serbija ir arī Latvijas grupā, ne jau tikai spēle pret Latviju. Tad būs jau diezgan daudz Serbi, jo Serbijā basketbols ir super. Un plus šī brīža politiskā situācija, jā. Un mēs zinām, kas ir Serbija. Jā, to es varu skatītājiem izstāstīt, piemēram, Serbu fani man ir arī sagandējuši kādu vakaru, jo, lai saprastu, Serbija atbalsta diezgan daudz Krieviju, un, piemēram, Diezgan daudz, jā. Šajā gadā bija basketbola Eirolīgā, bija spēle, kur spēlēja Kaunis Žalgiris izbraukumā spēlēja pret Serbijas vienu klubu. Es nezinu, cik tas ir svarīgi, bet spēle Belgradā ir Žalgiris, un Žalgiris, kas ir visu laiku kopš kara sākuma, ir slavu Ukraina savā arēnā, milzīgi Ukraiņu karogi. Tad Serbi Žalgiris sagaidīja, un tas nebija tā kā fanu organizēts, tas bija organizācijas organizēts. Jāatgādina, ka šai organizācijai ģenerāls sponsors ir Gazprom, un pa visu arēnu, Štarka arēnu Serbijā, man liekas, tā savādāk saucās, bija skatītājiem par rindām salikts, lai viņi pirms spēles var izveidot Krievijas karogu. Viņiem bija NATO un Eiropas Savienības karogi nosvītroti. Tāda jauka. Žalgiris vinnēja to. Un Žalgiris to spēli vinnēja. Tas bija pats galvenais. Toreiz man ir čoms, kas ir Lietuvas Rītas fans. Viņš teica, pirmo reizi Lietuvas Rītas fani, cik gadu laikā, kādā spēlē fanoja par Žalgiri. Tad viņš man uzrakstīja, un mēs pat viņu šoreiz nenosaucām par Žaļajā kurva, kā viņus sauc Žalgiri, bet mēs saucām tajā dienā viņus par Žalgiri un fanojām. Jā. Un šie fani būs Latvijā gan basketbola, gan futbola fani. Tieši tā, un jābūt gataviem un nav jābrīnās. Un arī es tagad neteikšu uzvārdu, nevis tāpēc, ka negribu, es neatceros to žurnālistu, kurš es tiešām man bija smieklīgi, jā, cilvēks dabūja galvā, bet mēs redzam, ka viņš runā, ka viņš nav slimnīcā, ka viņam viss kārtībā, tāpēc es pasmējos, kā tu ietu pretī, tev iet pūlis ar faniem, ultrām, un tu bāzi iekšā viņiem kameru vai telefonu, ko viņš tur bāza. Ko tu gribēji, lai viņi izdara? Jā, un turklāt, skaties, man par šo bija divējāds. Es pastāstīšu, kā es no savas puses skatos. Es arī nevarēju saprast, kurā pusē nostāties, jo no vienas puses bija pateikts, ka tā kā visur ir zināms, ka Ajax, starp citu, Anglijā šobrīd... Es tev pārtraušu, kādas divas puses? Es varu izstāstīt? Jā. Es izstāstīšu, tu sapratīsi, kur labi, tu vadītājs. Nē, tu esi vadītājs, bet mans tāds, tad tu varēsi pateikt tā savu viedokli. Viena lieta, Ajax, starp citu, ir viena no tiem Eiropas klubiem, kur ir palikuši riktīgi tās ultras. Viņas daudz kur diezgan ir izskauts. Tādas vairs nav. Jā, daudz kur. Jā. Polijā, piemēram. Nē, ir izskauts, jā? Polijā ir ar pasi un ID, un tāpēc, kāpēc Polijas izlases izbraukuma spēles ir divi tik bīstamas, uz tām spēlēm brauc cilvēki, kuri Polijā, kuriem ir aizliegums iet stadionos. Un viņiem vienīgā iespēja ir atbalstīt vai savus klubus Eirokausos izbraukumā, vai izlasi izbraukumā. Ok, tad Poliju nevajag dabūt grupā, kas mums ir bijis. Bet tātad, viena lieta visur bija, visur internetā tiek rakstīts, ka
Ajax fanus nevajag nākt filmēt, viņiem tas nepatīkot, tad no tās puses bērns, ko tu tur līdi, ko tu filmē, dabūji pusē. Bet no otras puses, tad jau arī tikpat labi varētu teikt, ka, kaut kāds čalis, mēs te tagad sitīsim džeku, bet tu nefilmē, jo mēs negribam, lai to redz, mēs viņu gribam tam mierīgi klus piekaut. Bērns, ko tu mums filmē? Bet ultras taču nevienu nekāva, kamēr negāja viņam virsū ar telefonu. Nē, nu labi, bet viņi kā darīja lietas, kuras nedrīkstētu darīt. Nē, es saprotu, es neaizstāvu nekādā gadījumā, vienkārši man liekas, tīri cilvēcīgi, vai nu tam žurnālistam ir mega pauti, un viņš ir terminators. Es nekad dzīvē, es pat netuvojos centram. Nevis tāpēc, ka man bail, tur ļoti, bet lieku reizi neriskēšu. Jā, priekškām. Bet tāpēc man bija tas smieklīgi. Un visi tie virsraksti mani spārdīja 3 minūtes. Ja tev spārdīja 3 minūtes, tu visticamāk pēc tam to pats nerakstīji, tev būtu lausti. Nē, tur es atkal neesmu žurnālistu pusē, jo, ir tie žurnālisti, es daudz runāju gan žurnālistiem, gan dokumentālistiem. Man ir arī bijis tāds pazīstams, kas lien visos, ir braucis taisīt tur dokumentālās filmas. Tad tas vēl bija pirms pilna mēroga kara, bet tā kā Doņetskā, kur ir viss, viņš ir braucis uz Āfriku un to visu, bet es ar viņu esmu runājis, viņš absolūti vienmēr rēķinās ar to, ka šis varētu beigties slikti. Viņš to uzskata par tādu daļu no sava darba. Viņš to darbu ir izvēlējies. Viņš zina, ka viņam ir bijis, cik es esmu dzirdējis arī, ka es aizmirsu, kur viņš par tiem bēgļiem, ka viņš ir Āfrikā bijis arī uz ceļiem ar ieroci priekšā. Viss kaut kāds. Šajā ziņā tam žurnālistam, tu laikam, ka tu gāji, tu zināji, ka tev varētu arī spārdīt 3 minūtes vai 13 sekundes patiesībā. Un vēl man ļoti nepatika, ka atkal atbrauc Ajax fani, sadara tur lietas, un viņi nav malači, mēs nebijām gatavi. Tas viss skaidrs, tā nedrīkst darīt. Bet atkal padarīja to futbolu, ka futbols ir tāds sporta veids, kur tikai tas notiek. Tā nav. Tur vēlāk arī rakstīja, cik Latvijas hokeja fani ir ko darījuši. Tur, Nē, un tā lieta arī man nepatīk, jo tas ir Latvijas negodīgums, jo bieži ir tā, ka tagad ik pa brīdim ir kaut kāds intervijas, kur atcerās kaut kādus, kā bija tur 2000. Gada sākumā braukts Latvijas izlases, un tad tur gan Matuls, gan visi citi, kā tādus nereāli foršus notikumus stāsta to, ka, un tam mēs tur toreiz uzrāpāmies, tur, kur nedrīkstēja. Norāvām karogu. Tas tur vispār bija pilnīgi piedzēries un apvēma domi. Un tas ir wow! Jā, tie bija laiki. Tagad tie čempionāti jau tā visi lidmašīnām aizdo, skatās hokeju. Tā kā tā negodīgi man arī īsti nepatīk, jā. Bet kas man vispār liekas par sportu, tas pat nav par futbolu, jo man ir diezgan daudz tādi kultūras cilvēku draugi, un lielai daļai īstenībā ļoti, ļoti patīk sports. Tu pats zini, ļoti daudz aktierus, kam patīk futbols, tikpat daudziem patīk basketbols, bet ir tā daļa, jo man ir bieži daudz bijuši tie strīdi, ka īstenībā tur teātra un basketbola vai teātra un futbola vai kino un hokeja. Vispār tā misija jau ir viena un tā pati. Tā kā ir cilvēki, kuriem ir dzīves, un viņiem vajag kaut kur iet un iegūt emocijas, izklaidēties. Un tad teātra cilvēki man vienmēr mēģina. Nē, bet no teātra tu vari iziet ārā, padomāt, tas iedvesmo un tā. Un pirmkārt, sports arī iedvesmo. Un otrā kārtā arī pēc sporta var par daudz ko padomāt, bet tad ir šie gadījumi, tad redzi, nekad pēc Dailes teātra izrādes neviens neies un nešķaidīs. Nevar taču salīdzināt. Nevar salīdzināt, jā, bet man gribētos salīdzināt. Bet par to fanu kultūru aizjot prom no šī nepatīkamā gadījumā, es klausījos, ir tāds futbola žurnālists Edmunds Novickis, kurš ir tiem, kas seko futbolam, tas ir cik gadus tur bijis Latvijas labākais žurnālists. Jā. Futbola žurnālists, jā, un viņš nesen tieši runāja par to, ka viņš bija aizbraucis uz spēli Albānija, Sērbija, un ka vispār Latvija ir bērnu autiņos, ka tur ir jāmācās, kā tur visu dienu ir, un tāpat tās latvieši brauc uz Žalgiris basketbola spēlēm un priecājas, un ka Latvijā tā nav. Bet kā tev liekas, Latvijā pirmkārt tādā kluba līmenī tā nav, jo nevienam klubam nav baigi garā pagātne un nav tās tradīcijas. Nevienā sporta veidā nav. Jā, šobrīd es nezinu, ko vispār varētu, kas ir tāds latviešu klubs, Vēfs varētu iet uz to, kad ir kaut kādas tradīcijas, tūņās tuvojās, man liekas, 20 gadi. Bet Vēfam, lai piedod Buļs, lai piedod Ralfs Plēnits,
Pretinieku nav palielam, nav intrigas tādas. Ja mēs salīdzinām ar virslīgu, tad ir Rīga un RFS, kas uzreiz parādās. Un, kad ir spēles konto, vienmēr tie 5,5 tūkstoši viņi ir. Un tas tikai tāpēc, ka ir tas derbija sajūta. Un tur atrod savu komandu vai vienkārši atnāk paskatīties. Basketbols taču savulaik es arī biju liels LBL fans. Un es par šito jau 100 reizes teicu, man neinteresē spēle pret igauņu klubiem. Man interesē Ventspils pret Baronu, VF, kas tur ASK vēl bija. Un tad cita sajūta uzreiz. Šobrīd tradīciju nav. VF palicis, kas vēl... Ventspils, 20 pāri. Pārējie tur viss mainās. Tad vienu brīdi Valmiera ir labi, tad atkal viņa ir švaka. Valmierā vismaz tā viss cieņa arī, ka viņa ir švaka skatītāji nāk. Mēs runājam par Lietuvu Žalgiris basketbols, bet futbolā jau tas pats. Varbūt ne tik ļoti iespaidīgi, jo arī rezultāti nav tādi. Nespēlē labākajā Eiropas futbola turnīrā, kā to dara basketbola klubs. Bet sakarā ar to, ka viņi vēl PSRS laikos spēlēja pirmajā līgā un, manuprāt, vienu gadu arī augstākajā līgā. Tur bija savi leģendāri spēlētāji, tās tradīcijas. Viņiem tas fanu klubs ir nesalīdzinoši ar mūsu. Jā. Viņiem šogad ļoti slikti iet. Viņi ir tur tabulas lejas galā. Es runāju par Viļņas Žalgiri. Viļņas Žalgiri, jā, kas bija futbola. Tradīcijas. Man liekas, ka ja būtu palikuši tas pats Ventspils, Metalurgs, Skonto, tad būtu jau izauguši bērni, kas tur no bērnības iet. Es tieši gribēju teikt, ka tas no tās bērnības, jo daudziem kādreiz vienu brīdi patika salīdzināt tur, ka Dinamo Rīga, hokejā, kad mēs bijām KHL, ir tas pats, kas Kaunijā Žalgiris, kas vispār tā nav, tāpēc, ka tur bija pārtraukums, tas ir kaut kas atjaunos, tas ir cits. Lietuvā ir tā labā lieta gan pa futbola klubu, gan pa basketbola klubu. Viņiem sanāca nepārtrauktība, ka viņi bija tajās PSRS līgās. Es esmu Kaunijā bijis ļoti daudz uz basketbolu. Un tur man ir sanācis runāt ar cilvēkiem, kuri es uzzinu, ka viņi nav no Kaunas, bet viņi fano par Žalgiri basketbolā. Viņš ir valsts klubs. Es prasu, kā tu no Viļņas izvēlējies, nevis par Ritas, bet fanot par Žalgiri. Un viņi teica, kāds izvēlējies? Es piedzimu Žalgiris ģimenē. Vecstāvam viss bija Žalgiris, tēvam viss bija Žalgiris. Man pirmā mantiņa bija Žalgiris. Mums tā nav. Mums arī nav tā, ka piedzimu, jo tiem sportiem, it kā tas Vefs arī ļoti visu cieņu arī Edgaram Jaunapam. Viņš mēģina atjaunot to leģendu. Viņš sauc to, ka šī bija tur VF 65. sezona, bet nebija. Tas nebija pa īstam. Man vienīgais Lietuvā ar tiem Žalgiriem vienmēr likās nevis smieklīgi, bet dīvaini, ka Kaunijā ir basketbola Žalgiris, Viļņā ir Viļņas Žalgiris. Un tagad vēl vairāk visi jūka. Kaunijā arī ir futbola. Un viņiem tagad ir viņi līderi tabulā. Un tas ir klubs, manuprāt, vienīgais Eiropā, kur ir otrādi, jo, piemēram, ņemsim Spāniju, Barcelona, uztur futbola klubs, Real tas pats, Olimpiakas. Šeit tieši otrādi basketbola klubs, un pat menedžments ir no basketbola. Nevis tas pats, bet jā, vieni un tie paši cilvēki gandrīz vai. Un naudu dot basketbola klubs futbola klubam, un viņiem ļoti labi šogad. Tas ir unikāls gadījums. Jā, tas ir tikai Lietuvā, manuprāt, iespējams. Lai saprast, tā kā Eiropā pelnošais sports ir futbols, un ja mēs visu, ko mēs skatāmies, tad Eirolīga visu cieņu, neskaitot tur dažus izņēmumus, kas ir Žalgiris, pārsvarā visi klubi, viņi būs tik labi, cik daudz tas futbols atmetīs. Es šogad Eirolīgu maz skatījos, un pirmais gads, kad man nesanāca, un Final Four skatījos, un Monako, es zinu, kas ir Monako, un skatos tas pats Fedcom, tas Krievu biznesmenis Fedoričevs. Ukraiņu, bet... Jā, tagad tas ir svarīgi, jā, bet līdz šim viņš bija Krievs. Fedcom, un arī tas pats uztur futbola komandu. Tāpēc, un par fanu kustību Latvijā man ļoti liels prieks. Tu pats arī bija ar PPK pašos aizsākumos, kad mēs sākām sektoru veidot. Šobrīd jau mēs pat neesam vajadzīgi, tur paši cilvēki, un par to lielākais prieks. Mazliet bēdīgi, ka nesnāk pēdējā laikā uz to H sektoru aiziet, kur ir PPK cilvēki un vispārējie. Man liekas, ka futbolā
neskatoties pat ne uz tiem veiksmīgākajiem rezultātiem, vienalga tas H sektors ir pilns, cilvēki nāk, cilvēki zīmē banerus. Zīmē banerus kaut ko aktuālu, kas tajā brīdī? Pārsvarā visforšākie ir novembra spēlēs, tā sakritis, ka 18. novembrī vai ap to datumu vienmēr ir spēle izlasēji jau. Arī tad, kad es spēlēju, kaut kā tā logi sakrīt. Tad valsts simbolu zīmēni, tas, manuprāt, ļoti forši. Un atkal es pateikšu lietu, un komentāros atkal mani heitos, bet es biju vienīgo reizi uz hokeja spēli, un tā izrādījās Latvija-Zviedrija. Ceturdaļfināls. Jā, tā bija vienīgā un pirmā mana spēle klātienē, ko es skatījos. Viss forši vinnējām. Es sapratu, ka tas ir kaut kas nereāls, ka mēs esam jau pusfinālā. Bet tā atmosfēra arēnā. Un tad pēc kāda laika es aizgāju uz basketbola spēli. Un tur pavisam citādāk. Es nevarēju saprast, tiešām pavisam citi cilvēki nāk uz hokeja izlasi un uz basketbola izlasi. Ja godīgi, man liekas, ka nāk gan Es esmu. Es tev pateikšu, jo tur bija tikai Latvija un Sārauja tajā brīdī. Tagad šajā čempionā redzēju, visi ir Latvija kopā, lecam, kas ir futbolā jau sen. Un, manuprāt, tā pat nav kritika, bet vienkārši man liekas, tas ir tāds neizmantots resurs, ka tev 10,000 arēna pilna Latvijas izlases spēlē, un nav nekas saorganizēts tāds interesants. Es nezinu, kā to izdarīt, neiešu mācīt, bet tur, man liekas, mēs esam dziedātāju tauta, mēs vienkārši ar dziesmām varam visu spēli fanot. Bet tās fanu kultūras vispār ir baigi interesantās. Viņas tik daudz, kur atšķirās, piemēram, tagad skatāmies pasaules čempionātu hokejā Zviedrijā, spēle pret Zviedriju, Zviedru fani tikai viņi nedzēra, bet tad es noklausījos vienu podkāstu, tad es palasījos vēl. Zviedru fani atkal izlasa, viņi skatās tā. Viņi izdziedās visu sezonu pie saviem klubiem. Jā, tur viņi dzied, izlasa, viņi tā skatās. Tas, ka Latvijā vienkārši, tagad ir forši, ka pateicoties, man liekas, tās dziesmas, visi Latviju kopā nesam, vai šobrīd latviešu fani arī sāk dziedāt to uz priekšu, latvieši, ka to visu iedibina podkāsti, kustības, jo, piemēram, uz priekšu latvieši ir tikai tāpēc, ka ir Face-Off podkāsts. Bet uz priekšu latvieši jau 10 gadus, futbolā. Jā, bet kāpēc viņš hokejā ir iegājis? Tāpēc, ka Gromuls liek šitu. Lielākajā hokeja podkāstā, kurš tiešām ir ļoti skatīts, viņi tur sāka, viņam tas ir piedūriens, ka viņš to liek visu laiku, kad runā, kas varētu vinnēt čempionātā, viņš tā, kas varētu vinnēt čempionātā, viņš piespēt play. Forši. Tas ir, un šādi var ieieties. Bet vispār es saku, es vienmēr, kad braucu ceļojumos, ja ir iespēja, es eju uz kaut kādu sportu, un es esmu tik daudz dažādas fanu kultūras redzējis. Un visādas, kur arī it kā krūtas neiedomājamās lietās, kā piemēram, labi, es esmu redzējis Britu, bet es esmu redzējis Britu hokeja līgu, kur atkal ir pilnīgi, tur tā fanu kultūra ir, viņi tur visi tajā mazajā pilsētā paši ir katrs autoservis, katrs sponsorē to komanda, viņi iet, viņi fano, bet viņiem varbūt tas rezultāts mazāk interesē, viņiem patīk, kad ir tas tusiņš tādā. Spānijā basketbols, tie man ir viena no mīļākajiem faniem, jo viņi var kliegt, rādīt, arī tiesnesim tāds veco ops var rādīt fakuci, bet viņi visu laiku ir spēlē. Viņi nav tā, ka tur dzera maliņu, un kad visi būtu, viņi tur būtu, bet viņi visu laiku ir spēlē. Un tas tāds, baigi interesanti. Es saprotu, ka katrai gan tautai, gan valstī ir sava specifika, bet, manuprāt, es vienkārši saku savas domas, un ka forši ir, ka tevi atbalsta tāpat kā mums PPK, mums ir tie 30-40 cilvēki, kas ir aktīvie, tad arī pavelkās citi, un uzreiz tā atmosfēra. Mēs esam, es nezinu, cik mēs esam spēles uzvarējuši vai beigās nezaudējuši tikai tāpēc, ka mūsu dzeni. Ja tu spēlē kā teātrī, kad es spēlēju, man bieži, nezinu, reizes 2-3 jautāja tur izbraukuma spēlēs kaut kur Eirokausos, kur pilns stadions vai izlasē, kā bija spēlēt. Es saku, 100,000, lai ir pret mani, lai bļauj, man būs labāk nekā tukšā stadionā spēlēt. Un tāpēc es domāju, ka šeit ir, un varbūt tā ir kritika, bet es domāju, visi saprot, ka forši ir, kad ir labs atbalsts komandai. Es domāju, ka Latvijā, ja būs tradīcijas hokejā, augsts basketbolā, jau top, es arēnā, cik esmu bijis, tur man ļoti patīk tā feature ar to himnu,
Kad vairs neskan. Basītī. Jā, basītī. Nu, tur vienkārši man tagad tirpiņas iet. Basītī, jā, tiem, kas nezin, kas neiedz basketbolu, iesaka iet, tur himna tiek dziedāta, tā jau tiešām basītī ir. Pamēģinu uz basketbolu tik nopirkt. Nu, jā, es nopirku. Tiek paņemta kāds slavenība, kā parasti tiek paņemts kāds dziedātājs, kurš dziedās, bet viņš nevis nodzied himnu, viņš vienkārši pirmais uzdod toni, Dievs, un tad vienkārši viss. Super, vienkārši top. Labi, šī tēma jānoslēdz, lai mums te neaiz, bet pēdējais no manis, kas ir Latvijas, es arī forši paklausījos cits podkāsts par fanošanu, un es domāju, latviešu fanu kultūra vēl joprojām, man liekas, latvieši pieslēdzās rīktīgi fanot tad, kad mums ir jāfano mēs pret pārējiem. Tāpēc fano pa izlasēm, viņas ir izpār, jo tur ir tā mazā Latvija pret pārējiem, tāpēc fanoja par Dinamo, jo būsim godīgi, Dinamo bija mēs pret Krieviem katrā spēlē, un tāpēc arī futbolā šobrīd arī RFS pavilkās, jo bija mēs pret, nu tā kā, pret Eiropu par mazo. Lieliem klubiem. Un tas, kas Latvijā ir jokaini, Čālis, kurš šogad bija ar RFS šāli, nākamgad Rīga FC lielākais konkurents tiks Eirokausos, viņš skapī nomainīs šāli, un viņš tieši tāpatās būs, jo viņam būs tas, nu, ne jau visi ir, protams, arī izteikti RFS un Rīga FC fani, bet tāds vidējais, kam patīk futbols, viņš ies uz to. Nē, pasaulē tas nav. Nestrādās. Es kā teicu, Žalgiri, mums ir tāds, nu, es jau tāpat fanoju, jo latviešu klubs Eiropā, paskaties, Lietuvas Rītas fans Eirolīgā fano par 19 citām komandām, izņemot Žalgiri. Bet mans pēdējais jautājums pie šīs tēmas, tas varbūt no spēlēšanas, no, kad tu pats spēlē, vai kad tu esi bijis kā skatītājs, kas tev kāda viena, divas tādas atmiņā nāk, tev kāds fanu, nu, kad tu aizbrauc un tāds, wow, šitie ir fani, ko tu esi redzējis, piedzīvojis? Nē, nu, ja nopietni atbildēt, tad Polijā leģendāras 5 spēles tikai, bet toreiz vēl bija vecs stadions Vidzev Lodzā. Un tad es atbraucu un satraumējos uzreiz un gāju uz skatīties, vienkārši tribīnēs. Un es sēdēju katru spēli, kā es gribu spēlēt šeit. Tāpēc, tur vienkārši kosmos. Nu, tā enerģija, kas iet, to nevar aprakstīt. Tur nav kaut kādas super daudz dziesmas vai vēl kaut kas tāds pārdabisks. Bet kā tie cilvēki mīl to klubu, kad tevi ielās tur, nu, liek saprast, ka davai, vecīt, ātrāk ārstējies, ķipa. Un man ļoti žēl, joprojām tā ir laikam vienīgā lieta, par ko tiešām nožēloju mazliet, bet nu, neko es tur nevarēju darīt, ka neizdevās tur sevi kārtīgi parādīt, jo tiem cilvēkiem tiešām tas klubs, nu, es domāju, ka dārgāks par dažu ģimenes. Jā, tā varētu būt. Tāpēc, un padarīt viņus priecīgus. Un tur skaidrs, ka tur ir arī tā otra puse, ka tur, piemēram, es nezinu, varbūt kāds arī ir dzirdējis, esmu stāstījis, kad mums derbijs bija, ka tā bija Lodzas klubi, bija ekstra klasē, mums bija vieso spēle, kas ir, nu, pilsēta sadalīta, teiksim, ar Jomas iela, nu, nē, tur upes, okay, vienā pusē viena, otrā pusē otra, un mums bija tur. Bet tiekamies mūsu stadionā, mēs atnākam, man mašīnas nebija, bet visi spēlētāji liek mašīnas stadionā, brauc iekšā uz zāles. Es saku, ko jūs darat? Nu, viņi saka, nu, gadījumā, ja mēs tur, te var lamāties, papišam, kamēr mēs tur mazgāsimies, tie visi atnāks un mums sasitīs mašīnas. Crazy. Jo pagājušais tā arī bija. Mēs vinnējām, un tad tur pie stadiona visi, kas bija tur un kas netika stadionā, visi tur sagaidīja, nu, kosmos. Jā, bet ja zaudē, nu tad ir arī, nu, tas ir, tāpēc es arī aizbraucu uz futbola valsti, gribējās, jo man viss kārtībā bija arī Ventspilī laba nauda. Es gribēju futbola pasauli pastīties. Bet, ja nenopietni, tad pirmais, kad tu sāki uzdot jautājumu, bija draudzības spēle Latvijas izlasē Hondurasā. Okay, Pirmā un vienīgā, manuprāt, Eiropas valsts, kas aizbrauc uz turieni uz draudzības spēli, tur caur Hjūstonu. Nu, tur ceļš tas bija, tur atgriežoties, es uzzināju, ka Tegucigalpa ir galvaspilsēta un ka tā ir trešā bīstamākā pilsēta lidosta. Skrejceļš, tur tikai 50 piloti var tur lidot. Nu, viss šis stāsts. Un beigās spēle, laika maiņa. Mēs spēlējam pēc Latvijas laika 2 vai 3 naktī. Es rezervēju, tur ir karsts, es gribu gulēt. Nu, un vienkārši vienā brīdī sajūtu gaļu cepi kāds. Es tā pastos, ar viņiem, nu, tribīnes.
un kur tās trepas, vienkārši uz trepēm ir grili. Grili, Un zāle. Vienkārši. Man likās, ka es tur pēdējo reizi, kad pīpēju, tā bija Honduras, jo tur tā smirdēja pēc zāles un gaļas. Tas bija... Tā ir eksotika. Jā, un ir ko atcerēt. Labi, beigsim šo tēmu, bet visiem, kas grib redzēt labu fanu kultūru bez izlases Latvijas, es tiešām tāds vistuvākais aizbrauciet uz Žalgiris Euroligas spēli. Un es tur esmu piedzīvojis to, kad aizbraucu cilvēkam vispār neinteresē sports, bet šīs 2,5 stundas viņi izbauda vienkārši to. Un otrajā vietā Līva un PPK mājas spēles Linkā sporta parkā. Jā, mana dēla pirmais sports dzīvē, tas ir bijis. Redzi? Jā. Bet runājot par dēliem, mēs tagad pāriesim no tādas ļoti vīrišķīgas tēmas. Jurijs Gājos ir 2 meitu tēvs, un tāpēc mums ir tēma 14-gadīgu meitu audzinot. Tagad var visi tiem, kam riebjās sports, slēdzamies klāt. Jūs varēsiet klausīties šādu mūsu sarunu. Un tiem, kam riebjās bērni, patiniet uz priekšu. Bet es gribēju īstenībā iesākt ar tādu vienu no tavas kādām 2 intervijām, ko es esmu dzirdējis. Kāpēc man interesēs, kāpēc šobrīd šī tēma ir izvēlēta? Jo, kad tu esi pirms kādiem 4-5 gadiem, tu runāji kaut kādos raidījumos, tu teici, ka tu īstenībā esi ļoti priecīgs, ka tev ir meitas, nevis dēli, jo, ja tev būtu dēli, tad tev ir bail, ka tu būtu tas tētis, kur, ja tev dēls spēlē futbolu, kur dzītu ārā, kas tas trakais vecāks. Jā, es būtu slikts tētis dēlam. Es to joprojām strādājot ar jauniešiem šobrīd neatsakos no tiem vārdiem, un ja tur debesīs kāds ir, tad viņš pasargāja bērnu. Viņš tā, nē. Ej tur. Bet kāpēc tu esi izvēlējies tēmu 14-gadīgu meitu audzinot? Zini, kā tu man uzrakstīji, vajadzēja izdomāt tēmas, ko es tur pirmo uzrakstīju tev. Par lampu. Par lampu, jā, gribēju. Nē. Pagaid, kāpēc, kurā vietā man es ātri? WhatsAppā. Nē, tu uzrakstīji to uzreiz arī pašā sākumā tu uzrakstīji. Nē, meita man... Nē, 5. tēma. 5. tēma bija, bet fanu kultūra... labi, tā pirmā tēma, jūnijas, oktobris, mēs pasmēsimies. To mēs varbūt beigās atstāsim, jā. Bet aktuāli šobrīd. Aktuāli jau, laikam, 2. gadu meitene mainās, meitene kļūst par, ja ne sievieti, droši, es ceru, ka vēl nē. Bet, daudz, zin kā, ar tevi, es 20 gadus dzīvoju ar sievieti. Jā. 8. augustā būs 20 gadi, kā mēs ar Svēto, kā es viņu saucu, esam kopā. Un tad tev blakus vēl viena. Un raksturs, un tēti tu neko nesaproti. Tagad ir tas laiks. Jā, un tētis ir pa lielam, kā kredītkarte varētu teikt. Tētis ir vajadzīgs, lai kaut kādas savas vajadzības. Es jau ar viņu arī par to arī runāju. Viņa it kā saprot, bet ar mammu vairāk kontaktē par sieviešu visādām meiteņu lietām. Kur tu arī laikam objektīvi nevar baigi? Jā, objektīvi arī pats neko līdz galam nesaproti. Tas ir viens. Otrs, tad tu vari, mēs ar sievu par šo tēmu runājām, ka nepārspīlē ar to uzbāšanos, ka esi blakus visu laiku. Tāda man šobrīd arī funkcija ir, lai viņiem ir viss, ko vajag, lai ir miers mājās bet kopumā ļoti interesanti redzēt tās intereses, kas ir. Piemēram, es nezinu, tu droši vien, ka pat nezini, ka šobrīd modē ir K-pops. Nē, to zini. To zini, jā. Ģērbšanas stils un krāsošanās stils, un man daudz kas nepatīk. Bet es to nevaru pateikt skaļi, jo man tā teica sieva. Ka tu nedrīkst to teikt. Un daudz tādu lietu, kur... Tad es atceru katru reizi, kad kaut kas ir, kaut kāds jautājums vai nepatika man, no manas puses, tad es atceros sevi. Un es jau izklausos kā vecs opis. Es tā nedarīju. Es biju tā. Bet kopumā, protams, tā tēma, es ceru, ka varbūt ir jautājumi kaut kādi vēl parunāsim. Bet tas nav tā, ka ir kaut kas slikts. Viņai ļoti labi mācās, ļoti labā skolā. Ir pilnībā, ja salīdzina ar puikām viņas vecuma, kurus es trenēju, pilnībā neatkarīga,
pa pilsētu, patstāvīga. Tur viss Bet man liekas, 14 gadi, ir izteikti tas vecums, kur puika vēl ir riktīgs puika, bet dāmas jau ir daži puikas, kas jau ir veči, bet kopumā šī ir viņiem tāda pārējā puišiem. Meitenes jau ir tādas pieaugušākas. Tāpēc, man liekas, arī izveidojās, ka tajās kaut kādās 15 gados, kad meitenēm patīk bišķi vecāki džeki, sāk patikt, jo tāpēc, kad tur vēl... tur ēd puņķis. Es gribēju teikt, man arī patīk pieaugušāki džeki. Bet tur jau arī no šī izriet arī tās visas problēmas, ka es pilnībā uzticos viņai, ka viņa var iet pastaigāties Rīgā ar draudzenēm. Bet vienalga, es uzticos, ka viņa tur nepīpēs, nedzers, bet kad tas, neviens nav pasargāts. Ko darīt? Tu stāvēt blakus vai lai sēž viņa istabā visu dzīvi? Arī nē. Pilnībā brīvību iedot. Arī nē. Kaut kad ir jābūt sliktiem policistam. Tā. Bet kaut kad ir jābūt. Kāpēc tā nevar būt sieva? Viņai taču labāks kontakts. Bet, man liekas, tas ir tavs kredītkartes un sliktais policists. Bet... Tev ir tagad tas brīdis, ka viņai ir 14 gadi, tev ir, ka tu ar asarām skaties tās bildes, kur viņai bija 6 gadi un tādā. Es gribēju tādu pakaļ. Man ir paveicies, man ir otra versija. Cik ir otrā versija? 9. Jā, bet arī jau iet beigā. jā, izbaudu pēdējos. Bet, protams, tīpaši kaut kādos izbraucienos, tagad iPhone taisa tos paši tos filmiņas. Bet nē, zin kā, Katram laika posmam ir savas foršas. Ļoti reti, bet izdodas ar viņu parunāt. Un tu runā kā ar pieaugušu cilvēku. Un tu tāds, ko? Un tad tu saproti, man arī pašam tur līdz 40 būs. Un tad, jo vecāks bērns paliek, jo tu domā, ka tev ir sūdīgāk. Bet es parunāju, ka tu atsūtīji šo tēmu ar pazīstam cilvēkam, ir jau ļoti, ļoti pieaugusi meita, kur meitai būs 40 gadi. Viņš teica, bet ar meitu ir tā, ka tēvam, man liekas, ir, viņa gadījumā, ja tur ir viss veselīgi ģimenē, tad ir tā kā ļoti tuvu, ka viņi ir maziņi un viss kārtībā. Tad ir šis brīdis, kad ir tās pārmaiņas. Kā sievata saka, viņa daudz lasa par šito separācijas periods, ka viņa, mazliet. Jā, bet tad atkal vienā brīdī, kad jau būs tikus galā ar to, tad viņa parasti bieži atkal ar tēvu ir ļoti, jo viņa ir tikus galā ar tām pārmaiņām, kuras man patīk, ka mēs par to runājam. Neko nesaprotam. Neko nesaprotam. Paldies Dievam, nav bijis jāiet cauri. Tā kā man paziņoja, ka būs bērns. Tev puika. Puika, jā. Es teicu, ka man tā kā vienalga, galvenais, lai vesels bērns. Tagad es uzzināju, ka būs dēls. Es sapratu, es tomēr pa 51/49 gribēju dēlu tajā brīdī. Man bija, kad pirmo reizi sieva bija stāvoklī, es gribēju dēlu. Tas, es domāju, katram tēvam. Ir. Un tad piedzima meitiņa, tad es padomāju, otrais būs dēls, bet pagāja, es nezinu, gads, un es sajūtu to meitenes mīlestību, un to maigumu, to nevar aprakstīt. Tad es teicu, nē, es vēl vienu meitu. Es šogad Jāņos ļoti labi redzēju atšķirību. Puiši, tev, vai līdz cikiem? Nē, viss kārtība, man vienkārši ziņā atnāca. Mums Jāņos bija kopā kaut 9 bērni, vecumā zem 5 gadi. Tur draugiem un tā. Un tad tiešām ļoti smieklīga atšķirība. Ir mans dēls ar vēl 2 čomiem. Viņi visu laiku tur skrien, tur viss tur notiek. Meitenes vienkārši sēdēja, 2 tādas māsiņas un vienkārši zīmēja ar krītiņu. Bet tieši tā paša vecuma, kamēr tie puiši tikai tajā nokrīt, vienā brīdī bija ļoti smieklīgs skats, ka bija Līza un kaut kā nebija sarunāts, vai tēvu pieskat vai mammas. Kur ir tas mans dēls ar to savu čomu Paulu? Un mēs pasniedz, mums tāds piebraucamies ceļš laukos. Viņi ir aizgājuši diezgan tālu prom no pagalma pa to ceļu, jo bija salīs. Tur bija milzīgi pēķi, un es redzu, viņi jau ir iekrituši iekšā, viņiem ir netīrs sejas, bet mauc. Es šitajā gadījumā vienkārši sist bērnus nekādā gadījumā. Bet es domāju, ka es kādreiz norautos, ja būtu dēls. Jā. Tāpēc man nav. Bet... Labi, viņam vēl 2,5. Bet jāsaka. Jāsit, kad tad vēlāk viņš tev atpakaļ dos. Es nevaru, mans dēls ir... Ja kas tas ir joks, jā? Nesitam, mēs neviens nesitam bērns. Bet jā...
Bet tu esi, kā tev liekas, tāpēc, ka tev ir meitas, redz, tu tagad, ja tev būtu, tu zini daudz vairāk informāciju, piemēram, par K-pop vai par kaut ko tādu, tev liekas, ka tev ir paplašinājies kaut kāds vispār skatu? Es teicu, ka es visu bērnību, jaunību un arī šobrīd tik pa laikam klausos K-popu. Viktors Cojs. Es viņam parādīju, Cojus saku, rekur, viņš arī ir korejietis. Viņš skatījās kā uz idiotu. Bet nē, es necenšos iebraukt. Man meita, atkal runājot par vecāko meitu, man patika arī visu dzīvi kaut ko organizēt, arī joprojām PPK komandas un vispārējais. Viņa savāca savu komandu deju grupu. Viņai bija 12 vai 13 gadi, a grupā ir 16, 17 gadīgas meitenes. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc es gribēju parunāt. Viņa tur ir pati jaunākā. 14 viņai būs tikai septembrī. Viņa vadītāja ir? Viņa savāca kopā meitenes, viņas liek pašas dejo, viņas brauc uz Tallinu uz festivāliem, tiem K-pop lieliem, kur biļetes maksā 50 eiro. Rupi sakot, viņa pirmo vietu ieņēma. Nē, viņa ir top. Vienīgais tas K-pop, es nevaru saprast, tu esi jaunāks, kāpēc viņš ir populārs, no kurienes? Viņš ir no Korejas. Es saprotu, ka no Korejas, bet kāpēc, kā viņi tā ieņēma visu pasauli? Tāpēc, ka viņi ieņēma, tāpēc, ka Āzija ir šausmīgi liela. Un patīk tiem, tā kā... Man sieva savu versiju, zin kādu interesantu. Atceries, labi, es vecāks. Pēc mūtenēm izskatās. Tas jā, bet manā jaunībā, un es domāju, ka vēl arī tavā jaunībā bija boys bandi un Spice Girls, Backstreet. Tagad tādu grupu nav, es nedzirdu tādas grupas, kur ir 6, 7, ķipa 5. K-pops. Tagad K-pops ieņem to vietu un ir... Tur tie LS un tie nosaukumi visi. Kas bija tas slavenākais? Blackpink? Blackpink, jā. Viss tas ir, kā man meita saka, kringa. Blackpink vairs nav forši? Nav forši. Tas nav īstais? Jā, tas ir vecie. Tie ir pārdevs. Bļāviens. Tad Blackpink... Nē, tur ir sava pasaule, es saku, Ja es tagad mēģināšu runāt ar kaut kādu, bērnu kādā ballītē, un es gribēšu būt stilīgs un pateikt, Blackpink, viņš vienkārši aizies. Pagriezīsies. Loks, vecais, scenārs ierunājis. Daudz lietas, bet tie paši plakāti joprojām. Tur ir tikai K-pops, man bija tur, nezinu, Backstreet Boys plakāti. Man bija Backstreet Boys plakāti. Šito izgriezt. Nē, šo mēs atstājam. Mums ir tā galviņa, un šis ir Latvijas izlases futbols. Bet plakāti joprojām ir, kas vēl, palielam, skates, skūteris. Tas patīk. Tas pats, jā. Interesanti. Sportā kādā iet 14 gadījā? Šobrīd izskatās, ka viņa beigs savu karjeru basketbolā. Jā, viņa pagājuši gadu kļuva par Latvijas čempioniem. Viņai paveicās īstenībā. Šeit jāsaka paldies Šenhofam. Viņš palīdzēja iekārtoties Rīdzenē pie Čukstas. Čukstas treneris. Ir treneris. Latvijas nacionāla izlase. Ko tur labāk var. Tāpēc, bet intereses mainās. Es neesmu no tiem vecākiem, ka arī strādājot RFS akadēmijā, es redzu, ka daudziem vecākiem vairāk gribās nekā pašiem bērniem. Un tā ir liela problēma īstenībā. Tā jau ir laikam tāda. Jā, un es negribēju būt tā. Es gribu, lai viņas... Es viņai teicu, man vienalga, tu vari volejbolu spēlēt, tu vari skriet, vingrot. Dejot. Šobrīd dejošanu viņa to arī saka, ka es dejoju. Dejo viņas 2 reizes nedēļā. Un piemērs labs mājās ir mamma, kura sporto katru dienu. Un es saku, ja tu nesportosi, būs grūti. Tu esi meitene, tev jābūt skaistai, jābūt veselīgai. Un redzēs, kā ar to basketbolu būs šobrīd tā uz pauzes. Uz nometni nebrauc šovasar? Nē, nebrauc vispār šovasar uz nometnēm. Bet es ar citu, es atceros no saviem sporta skolas laikiem, bija tāda situācija, mums tur, ka sporta skolā bija arī meitene, un man liekas, varbūt tas jauc, bet man liekas, ka tā bija tāda tendence, ka kaut kur uz šitiem 13, 14 gadiem meičuka pazuda no apvāršņa, tad atkal uz kodiem 16 mēdza atgriezties atpakaļ. Tā var gadīties, jā. Bet nav viegls darbiņš, jā? Nav vieglākais darbs dzīvē būt meitas tēvam. Es negribu teikt, ka tas ir kaut kāds grūts. Es teiktu, ka tas ir ļoti forši. Un esmu ļoti priecīgs, ka man ir 2 meitas. Un viņas tiešām ir sakarīgas, gudras, apķērīgas, ar humoru ļoti labu. Dažreiz uz pauzes paliec. Nē, vienkārši, ka katrā posms ir citādāks. Un tagad tāds posms, kad tu jūti, ka cilvēks... Tev vienmēr iedomājies tev 2,5, jā? Jā. Tu pilnībā, tu
viņš atkarīgs no tevis. Jā, tagad vairs. To, ko tu darīsi, to, ko tu teiksi, to, Kur ko tu brauksi. brauksi. Un tagad tu saproti, ka cilvēks ir pieaudzis, ka viņam savas intereses un tā dīvaini. Zini, kas būs interesanti? Es ceru, ka šis podcasts tik tālu izdzīvos. Pēc 2 gadiem varētu uzaicināt tevi vēlreiz. Un viena no 5 tēmām varētu būt 16-gadīga meita audzinot. Es domāju, ka tur vēl liela izaicinājumi. Vai arī tur jau, piemēram, ja tu sāki gudri tikpat labi, man liekas, arī tie stāsti ir tik daudz cilvēku. Es sāku, dažreiz nāku runāt man ir brālēns, kuram ir 19 gadi, un viņam ir čomi. Un, piemēram, viņam ir tādi ļoti sakrīgi, viņi tur tiešām ļoti sakrīgi, bet citreiz sadies 19 gadiem, kas liekas, tā kā bļāviens, šitiem vēl točinā. Dažādi ir. Jā, jo, piemērs no Jāņiem, tad tur bija arī tie brālēni čomi. Un viens no viņiem tur, kad piemin, bet es tā domāju, cik daudz 19-gadīgi čaļi pat nesaprast, kas tie pa vārdiem. Viņš mācās Dārziņā mūzikas skolā, un tad ir tā doma kora skola. Viņas tur vienā ēkā bieži nevar sadalīt. Un man viens čoms, kas viņš tur pazīst skolotājs un to situāciju, viņš šim 19-gadīgam čalim prasa, no kāds jums tur tās attiecības vispār ir tagad starp Dārziņu skolu un domu. Viņš tāds, tas tā kā, tā kā Monteki un Capuletti, Romeo un Julieta. Un tur kaut ko strīdās, neviens nesaprot, kāpēc var strīdāt. Bet cik vispār, tad tur ir kaut kāds cits 19-gadīgs čalis, zina, kas ir Monteki vai zina, kas ir Romeo un Julieta. Jā, tur ir kaut kāds tilts Veronā, bijām ar vecākām. Šitais tā māki izmanto to, un tas ir tik dažādi, man liekas. Dažādi. Nē, un vēl tu saki pa 16 gadiem. Šobrīd ir tas brīdis, kad mani neuztrauc vēl puiši. Bet drīz sāks. Jā, un tas vispār, man liekas, tā dīvaini. Un atkal, ko tu vari aizliegt kaut ko, tu tikai vari pastāstīt. Un tur, protams, ļoti lielu darbu padara sieva un par to liels respekts. Tur jau viss ir, cik es saprotu, pateikts par visām lietām, kas ir slikti, kas ir ok. Tāpēc, bet, jā. Interesanti. Būs interesanti. Jo es gaidu, kad Zigas, es tev to nenovēlu, bet kad es tev točnā aicināšu podcastu. Kad es kļūšu par vectēvu? Nē. Ja pirmais viņas puisis būs čalis, kurš pie tevis trenēs RFS akadēmijā, ar to arī beidzam, tad būs ļoti interesanti. Tur jau bija interese, jā. Ideāli. Labi, ejam pie nākamās tēmas. Šitais būs rēcīgi. Nezinu, vai viņš tiks laukumā, vai viņš vispār netiks laukumā. Nākamā tēma, kas man arī liekas interesanta, tu varēsi paskaidrot, jo es to šo prasīju. Reputācijas institūcija Latvijā. Kā tu šo domāji? Es domāju, ka Latvijā, kas ir reputācija? Kugrēns ir slikts komiķis. Jā? Mēs visi, tas nav fakts. Mēs visi pieņemam lielākā sabiedrības daļa, ka Kugrēns ir slikts komiķis. Paldies, lūdzu, citu piemēru. Slikts komiķis. Labi, Žigājos bija drausmīgs futbolists, jā? Bet pēc paiet, pusgads, atkal visi sāk slavēt Rudolfu. Viņš neko labu nav izdarījis pa to pusgadu. Tā viss kā bija. Es nezinu, kā izskaidrot. Mums atmiņa īsa, laikam, latviski. Bet pagaidi. Labi, pieņemsim piemēru par to slikts komiķis, bet tas ir normāli, ka sākumā liekas slikts, pēc tam tomēr viņš ir labs. Tas nebija īsti piemērs. Es domāju, jā, laikam slikts piemērs. Tu domāji par to, ka cilvēks... Tu vari sadarīt sūdus. Sadarīt sūdus un visi cilvēki... Ok. Jā, pēc kāda laika. Labi, Kristiāns Kareļins forši pateica, ka es tev skaidroju. Šlesera piemērs ir, manuprāt, ļoti labs piemērs. Cilvēks tur ir sadarījis visu 90. gadu beigās. Un 2000. gadu sākumā. Līdz pat 10. Un šobrīd viņam izdodās kaut kādā veidā, pat ja viņš tagad būtu super svēts un viss, ar visu to, man liekas, tādam cilvēkam nedrīkst uzticēties. Liela daļa sabiedrības atbalsta, un varbūt ne tik liela, kā parādīja tas rododendris viņa pie pieminekļa, kur atnāca, cik tur atnāca cilvēki. Nebija, kaut kādi 500, 600, es teiktu, ka bija. Jā, ok. Labi, bet viņš dabūja Rīgā 20, jo būsim godīgi, nevis viņa partija dabūja, cik tur 22. Tu saproti, par ko es domāju? Es saprotu, par ko domāju. Ka... Tu domā, ka piekrīt tam, ka Latvijā ir tā? Nē, tur mēs varam runāt, jo Latvijā, piemēram, man nesen bija saruna ar improvizācijas teātra 2 pārstāvēm, ar Anetu Bendiku un Džeimsu no 2 un Džeimsu Udribu no sieviešu stand-ups un vispār aktīvisti.
Jā, kad arī īstenībā, ja mēs tā ejam, tad Latvijā tāds kancels nav bijis. Nav bijis. Ir bijuši kaut kādas tur mazas atraudziņas, bet neviens... Bet, Rudolf, es tev pārtraukšu, bet ar visu to es arī uzskatu, ka tādai kancel pilnībā kultūrai arī, tas nav labi. Pilnībā nē, bet Latvijā ir baigi īsi, jo visi, tā kā bišķī, apmēram Latvijā ir tāds, to es kaut kāds riktīgs sūds savārīs, vai es bišķīt aiziešu off the grid, Instagramā, kaut ko nelikšu, un tad pēkšņi atgriezīšos, un tad pēkšņi atkal, tev var atkal aicināt uz visām lietām, tu visur var uzstāties, tad tur skaties, kas man liekas, es pateikšu, es neesmu tur stāvies klāt, vienkārši, ka dažreiz arī tos tur, kroči Lauris Dzelzīts, zini, kas ir aktieris? Kurš tur sita kādu? Saprot, un es nezinu, es nebiju klāt, es nezinu, kurš, bet vispār kā tā situācija. Man aktieri ir, es saprotu, ka viņš bija pāli un... Man arī ir bijis klāt, bet daudzi bija klāt, un viņš bija pāli, un viņš tiešām sita, un viņam vēl agrāk ir bijuši laikam kaut kāds agresijas izpausmes, bet zini, kas notika pēc tam, kad viņš to izdarīja, viņš tika sita čali, un viņam beidzās tur ar teātri visu. Pēc tam bija daži žurnāli. Nē, un arī daļa sabiedrības nostājās. Kad tā kā viņš ir tas nabaks, viņu tagad atlaid no teātra, viņu intervēja kaut kāds viens sieviešu žurnāls, kur, manuprāt, vienkārši intervētāja bija dāma, kurai ļoti patīk Lauris Dzelzīts kā vīrietis, kur viņu tur tā kā pavērst tādā gaismā. Un kā tu tagad jūties? Vai tu dabūsi sev lomiņas? Kaut kāds deja vu, tu par šito Twitterī nerakstīji? Es nerakstīju noteikti. Nē, kāds noteikti to ir rakstījis. Vienkārši es tiešām, un sanāca tā, un kas vēl bija smieklīgi, un tā viena žurnāls, kas bija ielikusi, tā kā nointervējis, kādu viņi cietēs, un kā tas... Viņa bija ielikusi to rakstu Facebookā, un tad bija otra žurnāliste, kas bija citā žurnālā. Viņa tā, reka, man liekas, mums vēl labāk sanāca atklāt viņu, un viņš tagad tika uztaisījis tā jūtu pasauli, tas. Man liekas, ka bet tā kā viņš čista piekāva čali. Un es saku, viņš... Es tagad tev daudz piemērus nevaru par šito tēmu pateikt, bet esmu pārliecināts, pēc kāda laika viņš atgriezīsies turpat. Dēls teātrīs domāja, ka nē, bet viņš jau tagad atgriežas. Viņš dabūna lomas šitajās izrādēs, kas braukā pa kultūras namiem. Tikko es redzēju, ka viņš reklamē viens bailes Ivars Vīgners, komponists vai kāds jubilejas koncertā dziedās. Tur viss rulē jau tagad. Tur tā pauzīte, kad viņš var būt tās, tā kā es tiešām, un turklāt man likās, es to tā izlasīju, kas notika tajā spēlmeņa naktī. Es domāju, tagad gan viņš sev ir pielicis punktu, jo, zini, ka tur tomēr visa, sauksim to Latvijas industrijā, tā teātrā, un turklāt Latvijas teātra un kino industrija bieži vien ir viens un tas pats, jo mums tie aktieri vien tie paši režisori. Viņi visi bija klāt, un likās, te būs dirza, bet nē. Labs piemērs, skaties, RFS Women spēle no sporta, no futbola. Neteikšu uzvārdus, lai tie, kas interesējās, atradīs. Spēlē RFS Women pret Metu, un pirms spēles tiesnesis iet pa laukumu un filmē Snapchats. Man nav, bet es zinu, kas tas ir. Ar bildēm tur apmainās. Viņš ieliek bildi, video, kā viņš iet pa to laukumu, un uzraksts. Šodien tiesāsim nost RFS. Pagaid nopietni? Jā. Un viņam viena no mūsu meitenēm lasa viņu, vai kā tas skaitās Snapchatā, es nezinu, follower. Viņa pēc spēles to parāda. Mēs uzvaram 1-0, visu vēl arī kļūdaini. Mēs vārtus iesitām tādus, kurus nevajadzētu ieskaitīt, bet ne viņš tur asistents kļūdījās. Bet tiesāja sūdīgi tiešām. Tā, nevis, ka tur pavisam, bet es viņam, un viņš vēl tur par meitenēm iezviedz, uzsist pa vārtiem nevar. Tur pasties, Čalis, 2005. gada jauns puika. 20 gadu, jā. Pēc spēles man šito izstāsta atsūta, es viņam rakstu Facebookā, tu normāls esi, kā šitā. Viņš man sāk tur kaut ko pretī, labi, es aizsūtu uz federāciju. Es saku, dariet kaut ko, viņu nobano. Līdz gada beigām, bet saku, atgriežoties pie mūsu tēmas, bet kas janvārī mainīsies? Nekas, jā. Kas mainīsies janvārī? Man liekas, jā, tā diskvalifika vienkārši iedot bānu līdz janvārim. Tu tur vajadzēja iedot to bānu, bet bānu laikā kaut kas ir, tev ir jāaiziet. Kaut kas, kur tev bišķīt par, pastāst par kaut kādu ētiku, cieņu, jā. Kā uzvesties sociālos tīklos. Visādi ir kurs, bet tā vienkārši nodiskvalificēt, tas tā. Bet tu iedomājies, kas cilvēkam tagad darās galvā? Jā. Pirms spēles ielikt kaut kādu video. Man, par tādu interesantu arī kā attīstīsies, jo es redzu jau, kad iet
Es domāju, ka to Latvijā tāds pēdējais skaļais skandāls, tātad, par ko man ļoti žēl, jo super sakrīgs džeks, bet nekādu neataisnoja to, ko viņš izdarīja, bet Kristaps Jančēnoks. Par dzērumā. Jā. Dzērumā izraisīja avāriju, dabūja sodu, bla, bla, bla. Nomests no liela amata. Viņš bija Eiropas basketbola. Eiropas čempionāta direktors. Jā. Un, protams, ka viņš no tā viss ir nokancelēts un bla, bla, bla. Gaņi jau dara tāpat visu, jo viņš tur, man liekas, bija iesācis super darbu. Tā. Bet es domāju, kā viņš atgriezīsies publiskā, jo tagad jau es redzēju, ka vismaz, man liekas, kaut kur storijā parādījās, ka viņš geto basketā bija... iekļauts, man liekas, tajā Kings of Air žūrijā, ka viņš līdīs ārā lēnām. Ir jālēn kaut kādā. Ne tikai šajā gadījumā, bet kopumā šis jautājums tēma ir forša, un man arī gribētos tad parunāt, tad mēs aizējam uz to pilnīgāko kancelēšanu. Nē, man liekas, ka ir kaut kādi gadījumi, kur vajag pilnīgi kancelēt, kas ir... Sievas sišana no vīrieša puses, ja sieviete daudz vīrieti, tad vai, nezinu, arī tāda vardarbība, protams, tur nerūpēšanās pret bērniem atklāt, vai kas, man liekas, tā pelnīta, pilnīgi kancelēšana, jebkāda tāda. Bet, piemēram, šādā, Jančēnu gadījumā, protams, ka tai nevajadzētu, tātad viņš dabūs tiesas spriedumu. Tas, laikam, ko man liekas, Jančēnoks varbūt varēja, viņam noteikti kaut kā atgriežoties, vajadzēs, iespējams, publiski. Nokomunicēt. Jā. Vienīgais, ka man nepatika, es arī Kristapu ļoti pazīstu, nevis ļoti labi, bet labi pazīstu, un es tajā brīdī es viņam uzrakstīju, ko es viņam varēju pateikt. Tu lohs esi, ko tu tur dzērumā brauc, es saku, turies, gadās. Bet tas nenozīmē, ka es attaisnoju. Tas bija tā, ka es redzēju, kā viņu ēt nos, man gribējās viņu atbalstīt. Bet tai pašā laikā nekādā gadījumā, ko es dzirdēju no dažiem cilvēkiem, kas tad nav braucis pie stūras čipa mazliet šitā? Tas ir, bija, come on. Nē, un tīpaši ir jāatcerās to, ka tās Latvijas slavenības vai vienalga tās ir basketbolis, kas dod jauniem sportistiem vai kas, jūs baigo piemēru rādat tiem, kas bērniem, kas pateicoties jums kaut kā izveido vērtības. Ja, es nesen redzēju super situāciju pie Valdemāra ielas, kur mazi bērni uz Valdemāra ielas terasē sēdēja Kristaps Porziņš, ja. Un viņi piegāja tādi mazie bowlerīši, tur 8 gadi, nofičējās ar viņu. Kristaps vēl tur forši paņēma, tur uztaisīja to selfiju. Viņi aizgāja aiz stūra. Viņi apskāva viens otru, tur asarās. Mums ir krūti. Bet viņi skatās tāpat tās, kā Jančēnoks arī vēl ir kaut kādi bērni, kas vēl skatījās, kā viņš spēlē. Zini, kā tu vēl par to tēmu runā? Pirmkārt, nevienam nevajag braukt par to reputācijas institūtu un kancelēšanu kopā ar šo labi, man liekas, var savilkt. Tad te ir arī ļoti svarīga reakcija tā cilvēka, tajās pirmajās dienās. Viņš noklusē. Viņš pasaka, ko viņš dara. Skaidrs, ka jebko, ko viņš darīs un runās, kāds uztvers kā banālu attaisnošanos, kas varbūt dažiem arī tā arī būs. Bet es domāju, ka, piemēram, Kristapa gadījumā man likās, es nezinu, vai es varbūt palaidu garām, varētu būt kaut kāds ieraksts sociālos tīklos. Man liekas, ka nebija. Šitādas lietas, man liekas, ļoti svarīgas. Un tad var saprast, sajust, ka cilvēks saprot, ko viņš ir izdarījis, ka viņš tur, nezinu, jo to, ko es teicu, pilnībā kancelot tur par kaut kādiem, skaidrs, ka ir lietas, ko teici, tur, nezinu, sišana. Jā. Vai nedod Dievs Kristaps pālī kādu notriekt un nosist. Nē, tas vispār, tur paveicās arī, var teikt. Tā. Tāpēc es domāju, ka finišēt var ar to, ka katrs gadījums ir jāskatās atsevišķi. Bet ir to, ko es tev rakstīju, tā tēma, man dažreiz tā, un cilvēks tur vēl nesen, es rupji saku, atbalstīja Krieviju, ķipā paiet pusgads, viņš mums kandidē Jā. Rīgas domas vēlēšanas. Katrā ziņā, man liekas, tā problēma ir tas, ka tas nav tikai Latvijā, tas ir visur pasaulē, kad kolektīvi ir šausmīgi īsa atmiņa. Un mēs tik daudziem cilvēkiem dodam, kuri tie, es saku, ne jau tas, ka mēs vispār dodam viņiem otrās iespējas kā cilvēkiem, bet šeit atgriežoties pie, manuprāt, Šlesera, ja par viņu balsojas, es redzēju, kas balsos arī vecāki cilvēki, kas ir čista piedzīvojuši visu to, un tad jūs
jūs vēlreiz pagājuši 10 gadi, jums liekas, ka viņš tiešām tagad ir kaut ko mainījies un ka viņš zina patiesību, bet jūs redzat, tur viss jā, kolektīvi īsa atmiņa ir tiešām ļoti īsa. Kolektīvi, jā, bet katram taču ir sava. Un tas vairāk jā, izbrīna. Bet cilvēki, man liekas, baigi paraujās uz to kolektīvu. Bara sajūta. Jo, viņš tur tā teica, jo tur tie pārējie ir slikti un jā, ka to visu palīdz atrisināt. Jā, man tiešām tā kā dažreiz sāp, ka cilvēki tik maz fact-checko lietas pirms jau sāk šērot, ka pirmais virsraksts aiziet šērojumu, vajag ziedot naudu, ziedojam naudu. Un uzreiz, kad laikam vienkārši man liekas daudz labāk būtu, ja visi cilvēki pirms kaut kādām rīcībām bišķi nogaidītu, vairāk izanalizētu. Šobrīd kopumā ir ļoti grūti ar tiem sociāliem, ar to informācijas skaitu. Tur ieliek kaut kāds Spānijā dzīvojušs cilvēks, ieliek 30 storijas dienā, viņam visiem izēja, un tā jau tu ej tālāk. Jo, zin kā, viņam ar no tā visa ir trāpies, kas ir patiesība, ir trāpies, kas nav. Ir trāpies, kur vienkārši tie cilvēki ir izšķiršies, un citi cilvēki savā starpā tagad nodarbojās ar mīlestību. Kāpēc, lai to piemēram, visādi ir bijis. Bet cilvēks ātri nostāst uz storijas, un viņš tā kā jau iet draugu kompānijā, es nezinu, tas tur pisās un to, kamēr viņam mājās 3 maz bērni gaida. Viņš ir uztaisījis. Tāpēc jūs nezināt, varbūt tās ģimenēs ir visādi ģimenes modeļi, kur viss kaut kas ir, vajadzētu nogaidīt, un pēc tam jebkas, kad jau visa valsts tā domā, jebkas, ko tu tālāk runā, izklausās pēc attaisnojumiem. Par to, ko tu saki, šis arī man ļoti interesanti. Kāpēc citus cilvēkus interesē citu cilvēku dzīves? Nezinu. Zin kā, es šogad Lampā piedalījos diskusijā par dzelteno presi. Es biju uzaicināts, jo viens cilvēks netika. Es jau biju vaļā epizodē, teicu, es sapratu, ka netika Jūlijs Krūmiņš. Un tad uzreiz, protams, kas varētu būt līdzīgi Rudolfs Kugrāns. Bet tu iesaki, noskatīties Lampu ļoti labu šogad bijis. Jā. Nē, tur tiešām viss bija kārtībā. Es dzirdēju citas atsauksmes. No kā? No Twittera. Bet pastāst, no kādiem Twitter kontiem. Es tev gribu izstāstīt. Katru gadu tas ir tā kā neizbēgami. Katru gadu es esmu, man liekas, 2. reizi. Pagājušajā gadā tas bija, man liekas, Jānis Kronis, cits. Tas taču katru gadu beidz. Tas katru gadu ir tieši pat daudz. Es arī vedinu uz to, ka Twitteris noformulēja manu domāšanu, uztveri par Lampu. Jā. Jo es nekā laba par Lampu neizlasu. Ir gan daudz arī labs. Es tev saku savā lentē. Tā ir mana problēma, bet es tev saku, kā var cilvēka viedoklis. Man tagad viedoklis, ka Lampa ir pilnīgākais sūds šogad bija. Nē, tas, kas Lampā bija šogad, man liekas, bija citādāk kā cits gads, kas bija saprotams, ka Jāņu dēļ bija, manuprāt, es vienkārši esmu tur bijis daudz, bija jūtami mazāk cilvēki. Laiks bija labs. Laiks bija normāls, vienkārši tā lieta, ka Lampa bija pirms, viņa bija garo brīvdienas sākums, un ja tu esi cilvēks, kurš jādi, moška braukšu uz Lampu, moška nē, bet tev ir iespēja svinēt līgo Ventspilī. Un tad jau brauc, jau 2. dienu grillē gāja. Tagad tie uz robežas, tie tādi īstie tur brauca. Un vispār man liekas, ka Lampai būtu ideāli, ja viņi būtu katru 2. gadu. Jo man liekas, ka cilvēkiem ir bišķi. Kā hokeja čempionāts. Nē, Lampa bija tādā ziņā, vispārējais tur bija ļoti forši. Zini, kas ir. Un tie politiskie spēki, kuri man liekas smieklīgi. Skaidrs, ka Lampa, protams, ir iekļaujuši. Viņa aicina arī uz diskusijām. Latvija 1. vietā cilvēks zaļo, visu partiju. Tur tiešām ir uzaicināts visas partijas. Tie, kas grib, tie piekrīt, kas negrib, nepiekrīt. Pārsvarā tās partijas piekrīt un filmē kāds tev liberas pasākums un tā, kas ir fine. Bet tad es domāju, uztaisiet jūs kaut ko tik interesantu un tik ilgspējīgu. Es nezinu, kritizējiet, tad neskat jūs tātad. Ir pagājuši 11. Kurš organizē Lampu vispār? Fonds atvērtai sabiedrībai dots. Jā. Bet es vienkārši domāju, un turklāt man liekas, ka šobrīd ir, un tā vispār arī tāda cilvēka problēma. Bet skaidrs, ka lielākā daļa cilvēku viņi jau gaida, viņi jau zina, ka viņi kaut ko sliktu liks, tur pilnīgi vienalga, kas tur notiks, viņi atradīs, ko izgriezt bez konteksta, kam piesēties, blā, blā, blā. Bet es domāju, taču 11. gadu noteikti, to es apmēram sapratu, kas tas ir. Ja tev rīktīgi griebjās pozitīvus, diez vai tu 9. gadu, jo tā kā skatīsies. Mēs aizgājām no tēmas, kāpēc citiem cilvēkiem interesē, kas notiek citās. Jā, un kāpēc es to, jo es piedalījos diskusijā par dzelteno presi, un vispār cilvēki, un viņi teica, labi, es diezgan daudz palicos, jo man nepatika tā dzeltenā presa, izdomāja arī teksts, viņi ļoti sev aizstāvēja, ka mēs esam
sabiedrības sanitāri, mēs darām svarīgu darbu, bla, bla, bla. Kā viņi tur, Ķīpa, ka viņi tur arī palīdz atklāt visādas lietas, un ka, ja politiķis ir slikts privātajā dzīvē, viņš arī slikti vadīs savu valstu, un tas, bet viņi arī, bet tā cilvēki ir tik interesanti, viņi teica, jā, bet mēs liekam tās bildes no tām bērēm, jo cilvēki klikšķina. Jā, kaut kā cilvēkiem vienmēr, un man liekas, ka zin, kāpēc cilvēkiem interesē tie skandāli tajā privātajā dzīvē, jo man liekas, varbūt tās ir cilvēks, kam pašam tur kaut kas šķobjās un tad viņam liekas, jā, bet rekur tam arī ir slikti. Viņi izlikās, ka viņi ir baigi veiksmīgais pāris. Redziet, tas tur piemērs pa vienu koku uzvārdu, ja, kas zied pavasarī bija tāds pāris, un tad tur cilvēki, viņi bija paraugu pāris, izrādās ņifigā, man īstenībā ar sievu iet labāk nekā, varbūt tās kaut kas tāds, es nezinu. Jo, arī komentārus, kad raksta, es nesaprotu tos cilvēkus, kas... Jā, es nezinu. Šito vajag pētīt. To vajag, to pētīt. Jā, es tiešām arī, man vienmēr ir bijis, kāpēc cilvēkiem interesē tās bēru bildes. Kāpēc jums interesē 420 bildes? Šitos nesaku, kādas bēru bildes? Kad nomirs slavenība, tur iet visi, tur, nezinu, miris dzejnieks Jānis Peters vai miris pat mazāk slavenība. Kā vienkārši tiek bildēts kā cilvēki, iet uz to krematoriju, iet ārā, nes ziedus, ir bēdīgi, tad tu vari iet un skatīties uz 400 bildes. Kāpēc ir vajadzīgs? Dzīves biedrene raud. Tas nav mans burbulis, es nevienu neesmu redzējis galerijas. Tas ir tajos sporta, tas pat nav galerijās, to arī var atvērt, ja ir žurnālā. Pašā žurnālā. Jā, bet arī jauns, es negribu, visos VecLV portālos un vispār. Tāda interesanta lieta, bet jā, kopumā tā. Kad es nomiršu, es aizliekšu bildēt manās bērnās. Jā, bet skaties, es tieši tajā diskusijā to teicu, jo pirms tam man Zeltenā presa teica, ka, bet mēs īstenībā diezgan, kur Latvijā visu cieņu, Latvijā arī nav tik traki kā tur Lielbritānijā. Viņi saka, mēs pilnīgi visu tā no sākuma, ja tas cilvēks ir labais tēls, mēs tā kā, pārbaudam, vai viņš grib, lai to ieliek. Pagājā sliktais. Dažreiz slikto tēlu viņi nepārbauda, jo tas atmasko kaut kādu viņa riebekli. Tad dažreiz ne. Bet, ja mēs tā kā vienojamies, vai viņš grib, un es saku, jūs ar to mirušo cilvēku čisti nevienojat. Možda, ka tas Latvijas X glaznotājs, viņam pēdējā vēlēšanās viņš gribēja pilnīgi nepubliskas bēres, jūs tur aizgājāt un visu. Fig viņi zina. Bet jā. Labi aizpaldējāt. Labi, bet tas man liekas izcēl. Aiziem. Davai, zin kā, mums liekas ir laiks vēl vienai tēmai no 5. Es nezinu, kāpēc izrunājam īsi to 4. tēmu, kāpēc jūnijā ar oktobrs. Klimata maiņas. Nē, te es vairāk gribēju palielīties. Taču vienkārši, ka es kontrastā. Es biju atvaļinājumā, tur ir 33 grādi, un tad mēs Jāņu naktī, pareizi, vai Līgo naktī, Jāņu dienu ir. Līgo naktī mēs atlidojām 4 un plus 13 grādi lietus. Un tas bija tāds, kā tu pamosties un pelēks, un tagad jau 3-4 cik dienas pagājušas jau esi pieradis, bet kopumā, man... Kaut kā pēdējos gados mēs arī ar sievu par šo runājām, ka pietrūkst saules. Jā, bet atkal man liekas, es nezinu, man ir kaut kāds sajūta, bet šis būtu jāpapēta. Man liekas, ka ir bišķi sabīdījies. Pa mēnesi uz priekšu, es to jau pagājuši gadu teicu. Jūlijas, augusts būs normāli vasaras mēneši. Septembris būs uz jūru brauksim. Jā. Jo šeit es ļoti labi varu, tie ir fakti, jo tas ir balstīts uz manu dzimšanas dienu, 14. novembris. Bērnība un jaunība līdz gadiem 14-15. Ziema. Sniegs, kalns, ragavas, augsti pie galda draugi atnāk. Tagad mums sniegs ir labi, ja janvāra vidū. Pirmais tāds. Decembrī kaut kas uzsnieg, bet ļoti reti mums Ziemassvētki ir ar sniegu. Un tā arī aiziet uz priekšu, un septembris mums ir vasaras mēnesis. Labi. Tas bija vairāk joka pēc. Jā, bet bija tēma. Bet films un seriāli. Tā gan ir forša tēma. Es saprotu, ka tu esi diezgan nasks filmu un seriālu skatītājs. Jā, un mēs ar sievu, tas ir mūsu galvenais, laikam, hobijs. Uztaisīt garšīgi paēst, dzērieni, nopirkt speciāli liels dīvāns. Es masēju viņai kājas, tas man gan nepatīk, bet to vajag darīt. Un mēs skatāmies, ir Netflix pēdējā laikā. Švāks. Jā, bet pēdējie 2-3 mēneši kaut kādi viņiem parādās. Tagad skatāmies Waterfront, ļoti interesanti, kaut kas Ozarkam līdzīgs, ja es skatījies Ozarku. Es esmu skatījies. Un,
pārsvarā skatāmies detektīvus, jo komēdijas kaut kā vairs, es nezinu, mēs arī šo apspriedām, kaut kā vai nu mēs esam mainījušies, vai nu komēdijas ir citādākas, ļoti reti labas. Zini, kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, ka man liekas tādas ir tāpatās labas komēdiju filmas. Nu kādu pasaki? Uz sitiena grūti būs. Tagad uz sitiena no jaunākām pēdējām būs grūti. Ir kaut kāds, jo baigi viss ir aizgājis, kad komēdija, skaties, visi tie, kas kādreiz rakstīja komēdijas, jo daudzi ir tie, kas darīja stand-up komēdiju. Jā. Un tad viņi saprata, ka tas piķis ir tur, un mums ir jāiet rakstīt filmas, lai pelnītu naudu, lai varētu sponsorēt to savu. Tagad vienkārši noticis tas, ka stand-ups Amerikā, kas ir filmu lielākais piegādātājs, tādu blockbuster filmu, stand-ups ir augstākajā punktā, kad cilvēki dabūna milzīgus deals Netflixā, HBO, Hulu, visu kaut kur. Dabūna ar saviem specialiem, ar saviem stand-upiem. Viņi pelna naudu, nereālu naudu tiem, kam ir populāri ar podkāstiem. Nafig viņiem vairs nav iemesls līst un rakstīt tās filmas, jo viņi nopelna ar to, jo daudz, kādreiz bija, kuri mainījies viss, kādreiz bija tā lieta, ka cilvēks sāka darīt stand-upu, lai varētu dabūt atspērienu punktu un tikt Holivudā, tikt vai nu kā writerim vai kaut kas tāds. Tagad pat ir gadījumi, kad cilvēks izmanto to, ka viņš ir bijis kādā filmā, viņam ir popularitāte, ka man būs vieglāk pārdot biļetes, tā iztaka satūri. Ādams Sandlers pēc 20 gadu pārtraukuma ir pirms 3 gadiem atgriezās atpakaļ ar stand-up tūrēm. Jau ir uztaisījis otru. Bet viņam arī filmas, tās nav komēdijas. Atceries par NBA? Uncut Jam. Par NBA bija izrauties NBA vai kā, kur bija Hernan Gomes. Jā. Ļoti labas filmas. Tu zini, kas viņiem būs nākamā filma runājot par labām komēdijām? Otrā daļa Happy Gilmore par golfu. Tagad arī otrā daļa iziet, ko es noteikti no komēdijām skatīšos, Naked Gun. Nevis otrā, tā 7. Nevis otrā, turpinājums. Bet, zināms, es biju aizgājis vakar uz kino uz F1 filmu, es redzēju traileri. Aizvar muti? Par F1 es rītēju. Jā, es redzēju traileri Naked Gun, un es domāju, nē, tas ir... Tur Liams Neesons? Jā, un es vispār domāju, Leslie Nielsen vispār, man liekas, nevajag. Viņš bija ar to labs, ka viņš bija nekāds, un to viņš mācēja tik pa īstam. Un galvenais pats interesantākais par filmām. Es vakar skatos tos trailerus pirms F1 filmas. Visi vienkārši bija atjaunoti. Tātad pirmais trailers bija, es aizmirstu, tā bija kaut tur romkom trailers, bet pēc tam sākās. Bija trailers Naked Gun, kas ir veca filma atjaunojumi. Nākamais bija Fantastic Four, kaut kādu ento reizi mēģinam šito. Un pēdējais trailers bija Jurassic Park. 7. laikam daļā. Tad tiešām ir tā, ka viss labais, par ko tā aiziet filmas, ir izdomāts 70., 80., 90. un viss mēs vairs nevaram izdomāt jaunu. Šo domu burtiski, man liekas, aizvakar es skatījos 30 minūtes rullītis filmas, kuras mēs sagaidām 2025. gadā. Un tur, es nevarēšu pateikt precīzi, bet tur vairāk pa pusi bija turpinājums kaut kam. Vai reboots. Vai kā ir tas Alien, arī atkal jauna daļa būs kaut kas tur, kaut ko, kā jau vienmēr. Es nesaprotu, kāpēc nevaru jaunu kaut ko izdomāt. Es tāpēc, es kādreiz biju komiks filmu. Es esmu joprojām. Es beidzu, tāpēc, ka es skatījos to Marvel līdz Endgame'am. Un tad man likās, ka šeit Endgames. Tālāk es arī neko neesmu redzējis. Tālāk man likās, ka šeit mēs beigsim, tie aktieri pazudīs. Tad turpina izdot tās filmas. Tad, bļāviens, viņi vēl sāk izdot seriālus. Un, lai tu saprastu nākamo filmu, tev vēl jāstāsta kaut kāds Luke Cage vai tāds seriāls. Nē. Es zinu, ka daudzi ir tas saraksts, lai saprastu Marvel pasauli. Ir secība. Tur ir pirmais Iron Man, man liekas. Jā, tur nav tā secība, kā iznāca filmas. Jā, tur ir citādāk. Un man bija doma vēlreiz visu skatīties no tā, bet tur parādās starpā seriāli. Jā, un tas... Man ļoti patīk, es esmu Marvel cilvēks, ne DC. Es esmu DC. DC, es nezinu, varbūt tagad kaut kas mainījies, kad bija tā Bena Afflecka Batmans. Tas bija arī ar Pattinsonu. Man nepatika, jo viņš tik drūms. Man patīk. Man komiksi ir Marvel. Ir tāds Čāns, Spidermans. Man gan ir tieši pretēji. Tāpēc arī ir DC un ir Marvel. Jā. Un es kaut kā lasot komentārus, es skatos tos
apskatus par filmām, ko sagaida un tā. Man kaut kā tas turpinājums Marvel vispār negribas pat līst iekšā. Tu, man liekas, viņi izsmēla, viņiem vajadzēja tad nomainīt visu, kaut kā sākt. Viņi tur ķipa jaunu pasauli, bet par šito runājot, es saku, ka es skatos apskatus. Tu man pirms raidījuma teici, ka Niks Gaigalietis ielika 9 un tu 4 knapi ieliksi. Un es gribēju par šito parunāt, ka nekad, ja kāds uzskata mani par kaut kādu viedokļa līderi kinomotografijā, gribētu pateikt, kino skatīšanās, nekad neusticaties citu viedokļiem un atzīmēm. Vienīgais, kam var uzticēties, ir IMDb vai kā viņi pareizi. Tas ir, bet te arī citu cilvēku. Bet tur ir masa. Tur ir cilvēku masa. Es ar Niku parakstījos, gaidot šo epizodu, es zināju, ka mums būs par filmām jārunā. Tad šī runa ir par F1 filmu, kas tagad ir, viņi noteikti nopelnīs daudz naudu. Kāpēc Niks ielika 9 un es ieliku 4? Jo viņš bija pasākuma vadītājs? Nē, absolūti citas ekspektācijas par filmu. Viņš man pēc tam uzrakstīja, ka viņš kaut ko tādu arī gaidīja. Jo tā būtībā tāda puiša pasaka filma. Absolūti tur maz no realitātes. Puikam 60 gadi tam Bredam? Nē, priekš. Man ļoti patīk, kad internetā bija uzrakstīts kaut kritika Barbie for Dads. F1 filma ir Barbie for Dads. Es dzīvoju tajā burbulī, kad kā viņi tika filmēti, ka viņiem tāda piekļuve, pateicoties Hamiltona producēšanai, kā viss notiek īstenībā, cik tur tā, viņi tur tika klāt. Tu to nesagaidīji? Nē, absolūti nē. Tas bija smuki safilmēts, tas gan, bet visi pārējie notikumi, kas notiek trasē, man bija tāds, jebkuram cilvēkam, kas ir kaut vai sezonu skatījies, F1 ir tāds. Rīt redzēs, rītā. Uzrakstīs. Bet tā smuki safilmēts, tā var izbaudīt, man bija ekspektācijas. Tev ir iPhones? Jā. Tu esi skatījies to, es aizmirstu to vārdu Plametriku vai kaut kāds trailerīts tieši iPhone'iem. Es to pēc raidījuma. Okay. iPhone'ā ir kaut kāds motoriņš, un viņi uztaisījuši speciāli iPhone'am traileri F1, kur tu turi rokās, tu sēdi, tas Breds Pitts sēžās, liek to jostu, un tev vibrē. Un kaut kas man šito stāstīja. Vispār tas top. Varētu būt krūt. Okay. Bet es par seriāliem... seriāli man es gribētu, es saku detektīvi visi, bet Sopranos ir mans top. Un man ļoti paveicās, ka es neskatījos tajos LNT laikos. Pārtulkot? Kad es, pat ne to saistīts. Man toreiz bija 14, 15 gadi laikam. 99, man liekas, tur. Un es viņu noskatījos burtiski 3 vai 4 gadus atpakaļ. Vienkārši tāpēc, ka darīt nebija ko un nebija ko skatīties. Fantastiski. Tur, ja kāds nav redzējis, es domāju, ka maz tādu cilvēku, kur es ceru, tas ir, manuprāt, viens. Es ceru. Jo, tiešām fenomenāli tur aktieri un tas stāsts, un tur arī, kad tu pieaudzis, tu arī skaties ģimenes, tos visus, kā ģimene, kāda var būt, un kā tur visi kopā strādā pie tā, lai visi būtu laimīgi, un skaidrs, ka mafija un vispārējais. Tas ir laikam top. Bet, man grūti kaut ko jaunu pateikt, jo tie seriāli, kuri man patīk, tie ir novērtēti. Jā. Varbūt no tādiem nezināmiem kaut Westworld. Nē, zināms. Zināms, ļoti daudz labu. Es varu pateikt, kas man nepatīk amerikāņu seriālos, kāpēc es esmu īstenībā diezgan liels bieži vien britu seriālu fans. Man spāņu patīk vēl. Tā jau man liekas citpā. Nē, kas man patīk, vienkārši angļu valodā, tad vai nu briti vai nu amerikāņi. Man patīk tas, ka briti vēl joprojām māk, viņi izdomā, ka šim seriālam būs tik un tik sezons, mēs viņu uztaisam, mēs slēdzam bodu ciet. Amerikāņi vienkārši visu izvilks līdz 11, 12 sezonām, 13, 14, kad, tie piemēri ir daudz, kur arī viņi ir paņēmuši, tāds seriāls Shameless. Sākumā bija Britiem. Top vispār. Zinu, ka tas sākumā bija Britiem. Es tikai Britu arī skatījos. Amerikāņi arī paņēma, un amerikāņi aizvilka līdz tādam, beigās Covids nogalināja to dzērāju. Kurš ir pirmais tev seriāls, ar kuru tu iepazinies ar seriālu pasauli? Pagaid. Nevari atcerēties tā uzreiz? Nē, labi, bija man brālis, un es gribu tāds pirmais, kas mani ierāva kā tāds seriāls, kur jau, bērnībā tur gāja fonā draugi. Tāda no komēdijas seriāliem. Pirmais, kas man ierāva, bija, nebūšu super oriģināls, bija Office. Nē, esmu redzējis. Office bija man pirmais, kas man ierāva, un no tādiem nopietniem, man bija seriāls Friday Night Lights.
kas bija amerikāņu seriāls par high school amerikāņu futbola komandu, un arī filmēts dokumentālā stilā. Un par treneri, kas nonāk Teksasā, kur visi pilsēti ir par to. Jā, Friday Night Lights bija tāds. Man pirmais tāds, kurš tiešām bija Lost. Atceries? Jā. Tas par lidmašīnu. Tas bija tāds, pēc kur arī aizgāja visi, man liekas, Prison Break un vispārējais tajā 2000 vidū. Jā, Prison Breaks bija izcils. Un vēl viens seriāls, kur varbūt arī nav tik zināms, jo viņš pavec izlasē, Kaspars Gorkšs par viņu man pastāstīja, ka ķipa visa Premjerlīga tagad skatās. Jā, Premjerlīga skatās. Entourage. Es esmu dzirdējis, neesmu redzējis. Un tur super forši, tur īsumā Čālis kļūst par aktieri un ar savu svītu, kā latviski viņu tulkoja, ar savu anturāžu aizbrauc uz Holivudu. Smieklīgi čaļi atpūšās, jauni nauda ir, un tur tajā sērijās ir tik daudz pieaicināto zvaigžņu. Tur bija Snoop Dogs, Steve's Nash, tur porno zvaigznes. Patīk tām, tu vārdu nezini. Jo, ja nu sieva klausās, jā, kaut kādas tur. Sieva vairāk, ko mani zina, man liekas. Jā, un tāds viņš bija viegls, 25 minūtes. Man liekas, ka viņu rādīja MTV kanāls. Jā, kaut kāds nosaukums dzirdēts. Jā, es šito iesaku, skrienot, vingrojot, fonā skatoties. Es viņu esmu redzējis reizes 4, tu katru reizi tur kaut kā. Zini, kurš seriāls piestājāt Kasparam Gorkšam? Paga, nesaki. Jo viņš izskatās, ka viņš tur varētu būt. Midsomeris slepkavs. Nē. Viņš varētu būt pilnīgi mierīgi, vēl pareizi saģērbjot vienkārši viens no Peaky Blinders. Šito nesen arī uzliec Kasparam cepuri. Vēl viņam angļu valodā. Jā, tā kā man liekas Peaky. Šis seriāls arī bija tāds, kur es visu laiku dzirdēju, kad viņš pirmā sezona, otrā, tur tas, kā viņam... Kilians Mērfijs un viss, un es tik, man liekas, pagājušo ziemu, un tad visas, man liekas, 6 sezonas, kad tev visas ir, tad nevajag gaidīt, wow. Man arī. Viņam būs filma? Jā. Būs filma. Starp citu, man no tādiem wildcard komēdijas seriāliem, ko es visiem iesaku, kas ir tādi nestandarti, ir 2. No komēdija tas būtu It's Always Sunny in Philadelphia. Fantastisks, absurds. Tas Glovers tur? Nē. Un kur Glovers tos arī iesaka The Community. Par Community College. Always Sunny in Philadelphia ir Denis DeVito un tas Džeks, kas ir arī viens no Wrexham īpašniekiem. Un tad, protams, ja ir mūsu futbolists Ted Lasso, skatāmies Ted Lasso, tur ir labas lietas. Es pirmo sezonu noskatījos. Tur ir labas lietas. Bet no nopietniem seriāliem, tie ir Netflix, Ricky Gervais komiķa seriāls Afterlife. Ļoti iesaku, tas ir seriāls, ko viņš ir veltījis kā mīlestības vēstuli savai sievai, kas vēl joprojām ir dzīva, bet tā seriāla premisa ir, ka tā Afterlife, tur tam galvenajam tēlam ir nomirusi sieva, ar ko viņš ir bijis kopā 45 gadus, un ka tas Afterlife ir nevis tas, kas notiek ar to mirušo, bet tas Afterlife ir tam palicējiem. Ļoti interesanti. Netflixā tagad arī viens, nevar teikt, ka super, tur kaut kas interesants, bet kā nofilmēts Briti. Nofilmējis, aizmirst nosaukumu par pusaudzi, kurš nogalināja. Un tur ar vienu kameru. Jā, es aizmirst nosaukumu, es skatījos, jā. Pārējais vecums. Jā, bet vienā one take. Un tad, tu to noskaties. Tu pirmkārt, tur tādas ļoti labi aktieri spēlē, tur tāda spriedze nereāli. Un vēl, kad tev ir pašam tāda vecuma bērns. Un tad tu tā vienā brīdī, stop. Atpakaļ patin, kā viņi šito izdarīja, ka tur vienkārši no debesīm caur mašīnu, tur tādi un vēlāk, kad tu noskaties, YouTube ir making of, un tu vienkārši kā viņi tur meta to kameru viens otram. Tas crazy, jā. Forši. Es tev pēdējo jautājumu gribu uzdot, es tev pateikšu, kāpēc, bet vispār pastāst, vai tev karjeras, vai tev ir bijis seriāls vai filma, kas iedvesmo, jo, kāpēc to gribu paprasīt, kādreiz strādājot Vefrīga, man bija, tas arī pa sportistēm, bija jāintervē amerikāņu basketbols Maikls Kaisers, kurš tajā gadā spēlēja Vefrīgu, super atletisks džeks, vispār arī foršs džeks. Viņš stāstīja, ka viņam, viņš man vecumu, viņam tajā brīdī Vefā, ka viņš spēlēja, tas jau bija kaut kāds 5. profesionālais gads, tātad 100 profesionālu basketbolu spēļu aiz muguras, spēles 2 reizes nedēļā, un viņš teica, ka katru dienu, spēles dienā, vienmēr pa dienu viņam fonā kaut kur iet filma He Got Game. Tad mēs tur izskaidījām, ka viņš vispār kopumā viņu nostāties. Tā ir filma ar Denzelu Vašingtonu par basketbolu. Viņš viņu noskaties 300 pār reizes, bet viņš vēl joprojām tajā laikā. Stāsts viens vienā. Es gaidīju, ka tu nosauksi to filmu.
Es pats vēl nebiju Ventspilī, bet man stāstīja, ka uz izbraukumiem braucot, prezidents lūdza likt vienu filmu, ko vēlāk es noskatījos arī, un nav tā, ka viņa baigi iedvesmot, un es tur skatījos pirms spēlēm, bet reizi gadā es viņu noskatos Any Given Sunday. Un šito Ventspils futbolisti vēl līdz, es tur nespēlēju, viņi skatījās autobusā, un tā runa... Pagaidi. I made every wrong choice a middle-aged man can make. I mean, I chased away everybody who ever loved me. I pissed away all my money, believe it or not. And lately, I cannot stand the man I see in the mirror. Un tad vispār 6 inches in front of your face. Jā. Un, Al Pacino, laikam. Bet, lai saprastu to runu, Ventspils, ne Ventspils, man viens čoms mācījās Zviedru ekonomikas augstskolā. Un viņiem par uzņēmēju teambuildingā lekcijās to runu rādīja. Perfekti. Tā filma pati pat tāda... Nē, filma man patīk, bet tu Al Pacino jebkurā filmā ieliec nemīlētajos. Es nezinu, neredzēju. Saka, ka ļoti sakarīgs seriāls latviešu. Man daudz cilvēku. Nē? Ka redzi kā? Kas es... Labi, ja tur būtu Al Pacino. Tad viņš būtu super. Tas seriāls ir sakarīgs priekš seriālu, kur scenāriju raksta vienu dienu uz priekšu, un viņi paralēli filmē un jāmauc jau sērijas. Tad tas ir tā veida seriāls, kam 4 epizodes nedēļā. Tā. Bet tev ir vēl bez tās Al Pacino runas. Kas ir tev tāds seriāls vai filma, kas ne jau tikai sportā, bet tagad arī dzīvē, kas ir tāds iedvesmojas tevi? Nav? Man ir grūti iedvesmot. Es neticu tādai iedvesmošanai, ka es varu noklausīties. Piemēram, es klausījos, bet tā laikam vairāk bija mānticība. Royce Jones juniors, viņam bija, es neatceros nosaukumu, ļoti tāda dziesma. Es viņu klausījos, Cut my life into pieces. This is my life. Kas tev ir? Papa Roach. To es klausījos, to es atceros. Filmas, es, kad spēlēju, vēl nebija tā, ka tu visur varēji kaut ko. Bet es cenšos noskatīties reizi 2 gados, un tas vairāk nostalģija. Diemžēl bērni nepavelkās labākā, labsirdīgākā, interesantākā trilogija, manuprāt, kino. Droši vien tas ir tikai manuprāt, jo es visu bērnību ar māsu skatījos, tas ir Back to the Future. Back to the Future gatavs, daži skatās jaungadā, es nezinu, tur... Cieto riekstu. Es arī skatos Cieto riekstu, un es šito skatos, jo tur tagad smieklīgi, man liekas, mēs dzīvojām kā reiz tagad tajā laikā, kad ir nākotnē. Jā, mēs esam tajā future. Jā, tāpēc šitā trilogija, bet tas vairāk nostalģija. Es atceros, kā mēs ar māsu skatāmies. Man ļoti patīk par tām filmu iedvesmošanām. Zinu, ka man bija 15, 16 gadi, es trenējos pasītī, noskatos kaut kādu basīšu filmu, tur Coach Carter. Es viņu nostos, man tāds, es esmu tik iedvesmots tagad, es treniņā visiem sadošu, tad aizies treniņu. Es spēlēju tieši tāpat, kā pirms filmas. Laikam jau tā trenēšanās vairāk palīdz par filmu. Porno dažreiz iedvesmo. Tom nevajadzētu tā darīt. Kāpēc? Tāpēc, ka kaut kāds latvieši, man liekas, šitais pats Gigi Gillingers stāstīja, ka viņš pirms savu pirmā seksa bija saskaties kaut kādās kasetēs porno, un viņš domāja, ka tas ir seks. Un tad viņš pirmajā mauzes, un tur bija tāds, kas notiek? Tam nevajadzētu būt, man liekas, iedvesmēt. Bet, zini, kas vēl pēdējā lieta ir smieklīgi, ka tagad kādreiz uzslēg kāds films, kas tev bērnībā likās rīktīgi krūtas, un tu tagad skaties man tāds, shit. Man nesen bija tāds, bērnībā bija tāds, tu atcerēsies, ar Žanu Klodu Van Damme filma, kur tiek ieņemta Pitsburgas Pingvīns arēna, Sudden Death saucās, un viņš ir tās ugunsdzēsies, viņam tur no terora. Es bērnībā to filmu kaifoju, man liekas, vai viss tik krūti izdomāts. Tagad viņš skatos, man liekas, oh my God. Bet klausies, bet tai pašā laikā ir filmas, kuras joprojām tu skaties, tas pats banālākais 2. Terminators, tu viņu ieslēdz joprojām, viņš ir līmenī. Es saprotu, ir vēl... ar to tagad, kas Krievijā tusē Sīgals, Stevens Sīgals, ar viņu bija ļoti populārs, taču to tajā, 90. Viņš tur rokas lauza visiem. Tagad es ieslēdzu
kur viņš teroristi uz kūģa. Jā, jā, vai ne? Crazy. Ļoti daudz vecās filmas ir ļoti krūtas, un es saku, visi. Labi. Ir, man liekas, kino ir bijis, tāpatās kā mūzikā ir bijis. Tur glam rock fāze, kas varbūt tās nav tāds mantojums, arī filmām ir. Ja pabeigšu šo tēmu, es un mēs ar sievu kopā esam. Mums grūti skatīties filmu, kur viss ir skaidrs. Romāni parasti vai drāmas patīk, kad asariņa. Tur tagad ar Tomu Hanksu bija. Man Called Otto. Jā, par Otto. Bija ļoti spēcīga filma. Dāņu remake arī. Jā, es zinu, arī Dāņu es noskatījos arī Dāņu. Bet mums tas hobijs ir tieši domāts kā atpūta. Tāpēc mēs neskatāmies hororus. Man nepatīk asinis, man nepatīk trilleri, kur ir kaut kas tāds biedējošs. Tas tās šausmas vispār nav mūsu komēdijas pēdējā laikā neskatāmies. Un tad sēžu blakus un klausos versijas, kurš ir sieva grib man detektīvs. Jā, tāpēc nevajag. Man riebjās, ka cilvēki, es skatos tikai tur tādu māksliniecisko kino, Hollywood ir slikta, es skatos abus. Jo ir vienkārši tas, ko tu tajā brīdī gribi. Man tiešām dažreiz gribās kādreiz nostīties tiešām filmu, kas ir super mākslas darbs, izbaudīt visu kadrējumu, visu, tā kā arī sižetu stāstu, bet dažkārt man vienkārši arī gribās filmu, kur muļķīgi var pakomentēt, ierēkt. No tādām filmām es nezinu, vai tā skaitās kā art vai ne art. Mēs bijām pagājušo gadu kinoteātrī es neatcerēšos nosaukumu, kur vācu ģimene, fašistu, nacisti dzīvoja blakus cietumam, kur dedzināja ebrejus, un tas vīrs bija tā cietumā. Bet tā nav jauna filma. Es saku, pagājušajā gadā skatījos. Bet tu skaties viņu kur? Kinoteātrī. Nē, vienkārši izklausās pēc. Bija tāds boy in striped pajamas, bet. Nē, tas ir cits. Tu arī tas smags gabals. Tur bija kaut kas, es tev vēlāk pateikšu nosaukumu. Un tu tādas filmas. Dažreiz vajag. Tā nav atpūta. Nav atpūta. Tāpēc es saku, mājās gribās vairāk mierīgi. Tas pats filma, kur aktieris ļoti slavens, kurš bija Spidermanā sliktais. Williams Dafoe, kur tur melnbalta filma, kur bija viņam suns ar pīli salikts kopā. Kaut kāds tāds. Tu aizej uz tādu filmu, tu nevari atpūsties. Tu izbaudi citādi. Tas ir savādāk. Tāpēc es nepiekrītu tam. Jūs tur skatāties. Nē, es saku, visam ir savas vietas, visam ir savs laiks. Ir arī, kur vajag. Tāpatās, stand-up komēdija nebūs dziesmu svētkos uz lielās skatuves. Un arī nevajag. Bet pagaidi, varbūt pēc 50 gadiem arī būs. Cerēšu, kad es varētu uznākt kā. Un tagad komiķu kora virsvadītājs. Man debija šogad jaunākā meita piedalās. Man mamma ir dirigents un viņa visu laiku jau. Gaidīju. Bet kā dziedātāja? Kā dejotāja. Es iešu uz Daugavas stadionu. Tad jau. Man meitiņa dzied. Atšķirībā no Naura Brikmaņa dabūja biļetes. Labi, neko. Tas cits tāds, Jurij. Mēs baigi aizmuldējāmies. 4. epizodes, 5 tēmas līdz ar to ir izrunāts. Paldies un tiekamies ar Juriju pēc 2 gadiem un viena no 5 tēmām. Kā ir audzināts? 16 gadiem vēl, ja? Kugra, paldies tev un abonējiet kanālu, lai zinu, cik tas ir svarīgi. Jā, spieši, paldies. Man nebija jāsaka. Tā.